Esiet sveicināti, dārgie podkāstu skatītāji. Gada pēdējā, gribētu teikt, darba diena, pēdējā podkāsta diena. Šodien mēs, tā kā ierasts iepriekšējos gadus, šo gadu noslēdzam ar apskatu par labākiem notikumiem, kas bija MMA, kas bija boksā, un, protams, pieskarsimies dažādām citām aktuālām tēmām. Reitingi, reitings, bez reitingiem nevar. Visur ir, citur reitingi ir, Latvijai reitingu nav. Tā kā reitingi būs, tos mēs apskatīsimies, un par tiem mēs arī padiskutēsim. Arī pasaulē daudz kas ir noticies. Anthony Joshua, atkal čempions, Tyson Furies, čempions, Povetkins čempions, Golovkins atgriezies ar 2 cīņām. Daudz kas ir noticies. Terence Crawfords uzvarējis, nosargājis katru reizi savu titulu, un tā tālāk, un tā tālāk. Protams, Mairis Briedis, Ričards Bolotņiks, visi pārējie. Šodien pie manis viesojas 2 interesanti cilvēki. Viens ir TV personība, arī ar cīņām ļoti saistīts, otrs ar cīņām ļoti saistīts. Un kas ir interesanti, kas viņus abas vieno? Abas vieno hokejs. Vai ne? Labais. Kaspars Semjonovs un Armands Simpsons. Čau visiem, čau Jāni. Klausies, kungi, kāds jums likās šis gads? Kas šeit bija tāds nozīmīgs? Par Latvijas lietu mēs pieskarsimies. Kas pasaulē notika? Ok, UFC, 3 jauni čempioni. Piotrs Jānis, Jānis Blašovičs un Figueiredo. Kā viņam bija vārds? Davisons Figueiredo. Nu, īstenībā jau šis gads ir pagājis jautri, ja mēs skatāmies no tāda viedokļa. Nav ne jausmas vēriens, kas būs nākamajā gadā, bet ceru, ka būs pozitīvāks. Mums, piemēram, latviešiem bija ļoti maz cīņas, kas varēja kaut kur cīnīties, lai kaut ko varētu darīt. Jā, UFC bija maleči, ka viņi baigi ātri pārlec un saprat, kā to visu darīt un kā visus izvest ārā, zini, uz neapdzīvotas salas kā šņirdzi, lai varētu normāli trenēties un taisīt tos mačus. Tas ir baigi pozitīvi. Nu, lielākoties, man tā liekas, visi lielie promošani kaut kā savācās. Par tālāk, nezinu. Kāda tev? Ko lai es tev pasaku? Daudz kas, protams, dēļ koronavīrusa ir apstājies. Un vēl joprojām ilgi apstāsies Latvijā. MMA principā šogad nebija. 5 cīkstoņi tikai cīnījās šogad. Tev ir jautājums, kas par Pastara, vai kāds MMA cīkstonis Latvijas šogad aizdīja vairāk kā 2 cīņas? Jā, Madas Perkovs Flamīnas. Viņš aizdīja 3 cīņas. Divreiz zaudēja. Anglijā, jā. Cage Warriors. Tā ir viena no pasaules labākajiem līgām. Viņš pēdējo cīņu īstenībā vajadzēja viņam, un es biju baigi priecīgs, ka viņš viņu paņēma un baigi forši. Nē, viss kārtībā, rehabilitējās, nosēc to zaudējumu sēriju. Armand, kas tev? Tu esi ar cīņām, man liekas, tā kā magnēts pielips. Zini, kā ir, tieši, kad tu man piezvanīji, uzaicināji uz savu podkāstu, no vienas puses, protams, es tev pazīstu un tā kā īsti neatteikšu, bet kā es smejoties saku, kā es ienācu vispār visā šajā cīņu pasaulē, tagad es uzvilku, ka bez bailēm es eju, ja, bet gluži tā nav īstenībā. Man bija bail atteikt, labi, varbūt ne tev atteikt. Šodien atnāk ciemos, bet es atceros, ka Mārtiņš Eigla kaut kādu pirms daudziem gadiem, kad es nekad to nebiju darījis. Vienīgais, ko es biju darījis, tas ir hokejā ar mikrofonu izgājis tribīnēs un kurinājis publiku. Un tad caur hokeju atkal, caur Mārtiņu, jā, es domāju, bāc, un manai, ja pasaka, tu zvanīsi tur tas čalis, kas arī tā kā MMA ir, zini kā, un es laikam noraustījos pateikt, nē. Tad viņš kopā ar Vjačeslavu Sjaņikovu taisīja savas cīņas savu laiku un kaut kā aizgāja, zini kā, un ritīgi cool bija, ka pēc pirmā pasākuma uzaicināja uz nākamo pasākumu novadīja, tā kā MC tā kā ring announcer, un tas jau laikam tas lielākais novērtējums ir, ja, ka tu nekādas, kā saka, nekorektas lietas neesi nepateicis, neizdarījis, un ritīgi cool, un, protams, ka šajā te laikā ļoti esmu saudzis kopā ar LNK boks klubu un ar LNK Fight Nightiem. Tā kā, pārsvarā es pa turieni arī ņemos, un man baigais prieks, ka joprojām aicinu un čaļiem patīk. Tu esi vienīgais skaļais cilvēks, kas ringā ir, man tā liekas, kur visi zina tagad. Jā, bet ir tāda lieta, ka daudz populāri cilvēki ir izmēģinājuši, teiksim, šo konferencē. Bija Lingita, aizmirst viņai uzvārdu, tad provēja Liene Brikovska. Jā, Brikovska bija, jā, viņai. Un tad bija Ozols, Gačo, Gustavito, kas vēl tur bija. Arī viens no čaļiem, kas pirmais bija bingo.
Vēlreiz bija bingo veids arī tas. Pirmais. Jā. Domāju, ka viņš vienīgais. Bingis ir populāri džeki, jā, šajā. Daudz ir izmēģinājuši. Zin kā, bet tas jau arī, tu ļoti labi zini, ka tas nav tev vienkārši iziet ārā un, nu, tā kā izklaides vadīts, izklaides manierai patiesībā tev ir jāzina. Joprojām es mācos, joprojām es, teiksim, kopā katrā pasākumā kādu jaunu atziņu gūstu gan no tevis, gan arī no Boksa federācijas prezidenta Andreja Ahmetova, ka viņš man pasaka, tu toreiz tā neesi pateicis, vai Jekaterina Krīlova, kas ir ģenerālsekretāra, saka, tu nosauc tu uzvarētāju, bet patiesībā tas skan pavisam savādāk, nekā es to pateicu. Loģiski, zin kā, tas jau nav manas apakšbikses, jā, un šajā gadījumā es par to nekaunos. Un vienmēr lielāko prieku, ja tur savā blociņā pierakstu, arī pēc tam paskatos kādu video, kā lielie muskuļainie čaļi to ar pasaules pieredzi to dara. Tas jau liekas tā, zini, kā easy going, easy, nostāda balsi, izsauc, ja, bet... Tur ir sava specifika, ļoti daudz arī Lauris Dzelzīts atnāca. Īstenībā Lauris Dzelzīts viens no tiem populāriem džekiem, kas atnāca, viņam tā uzreiz organiski sanāca, jo tā, kad tu sāki, nebija jau no kā ņem piemēru tā baigi. Jo tu tos pasaules džekus, nu, ko tu viņus tur arī dublēsi? Tikai televizori, jā. Nu, viņus jau var tā nodublēt, nevar, un arī Latvijā nedaudz atšķirās tās prasības. Piemēram, mums nav tas, kā ienākt centrā, abi stūros un tad iepazīstināt. Tev vairāk, jo vajag ātrāk, jo tur ir džekiem, tur ir televīzijām strādā. Mums televīzija ir jāmaksā televīzijai, lai viņi nāktu filmēt. Tā kā ir daudz dažādas. Es viņu nedaudz pacelšu. Tu labi strādā. Ok. Paldies, tas labs. Nu, to mēs redzēsim. Ko būs lēmuši eksperti, jo ir arī šogad mēs noteiksim labāko ringu konferencē. Starp citu, pagājušajā gadā tu biji labākais. Nopietni? Jā, pagājušajā tu biji labākais. Kāpēc tu man balvu neatsūtīji? Balvas nebija. Balvas neviena nav. Tas ir vienīgā balva, ir tas, ka tu redzi. Es apēdu tavu mandarīnu. Pagājušajā bija mandarīni. Jā, tur tas, kas vairāk uzmina, tā kā tajā piedalās akcijā, tā kā šobrīd ir tās epidemioloģiskā, visas tās problēmas. Nu, nebūtu zolīdi, ja es tev mandarīnus katram dotu no savām rokām. Ar cimdiem es diez vai tas strādāt un viss tas pārējais, bet es pierakstīšu, jūsu rezultātus pierakstīšu, bet sāksim ar reitingiem, sāksim ar MMA, tā kā jau mēs pieskārāmies. MMA šogad notikumi bija gaužām maz. Un arī skatoties uz reitingiem, mēs iepriekš ņēmām tādu pieredzi, ka ņēmām pēdējo divu, teiksim, tekošā 20. gada un 19. Šogad mēs paņēmām ar 18. Jo tikai, kā jau es minēju, 5 Latvijas MMA cikstuņi izgāja ringā. Tā kā no 5 uztaisīt reitingus un tā tālāk, principā ir neiespējami. Un tāpēc mēs paņēmām ar 18. gadu, tur džeki tādi, kas jau pēdējā laikā kaut ko citu dara vai nedara, vairs neko. Un, zin kā, svaru sāksim? Sāksim svaru kategorijas. Es tulītās vienkārši skatos, ka mums viens cilvēks bez kepkas. Oi, tas kaut kā neštimē, zin kā, tad jāuzteic prezentiņu. Wow. Oho, super. Maika nav? Bez maikas, bet zin kā kepka kaut vai. Nu, super. Armand, tev piestāv? No. Ikdienā arī nesā kepku? Ikdienā, jā, protams, kepkas ritīgi. Mums foršs Dinamo cepurs, tas arī čaļas nepaņēma līdzi. Tagad ir tā, ka labi, pēc šīs dienas spēles Dinamo atkal var dāvināt, jā, bet līdz tam tā kā baigi šķība skatījās. Kā jūs nosvinējat svēkus? Baigi patiesībā pareizi, tiešām ļoti pareizi. Tā kā bija noteikts visos normatīvajos aktos, un pirmo reizi, kas bija baigi interesantais actions, ka mēs mājās televizorā skaitījām pantiņus Omai, un Oma skaitīja pantiņus mums, tā kā online. Jā, konferences. Visu konferences, tā kā tāds podcasts ar dāvanu skaitīšanu bija, bet, protams, ka šis laiks ir tāds, ka daudz buršķu un daudz principi pēc kaut ko nedarīs, bet, kur mēs aizbrauksim ar to principu patiesībā? Jā, tikai Eglīti izrotāji? Eglīti izrotāji. Šodien kaut kā bija jocīgi, es atnācu nolauzu mikrofonu sākumā, jā, un šodien mēs atbraucām mājās pēc pastaigas pie ziemeļbriežiem, ka tā eglīti nokritusi kaut kā jocīgi, jā, tas sašķiebusies pa daudz mantiņas virsū iespējams. Nu jā, un tāpēc tu šodien, kā saka, veldzējies, tu bieži paldēties?
Svētdienas, trešdienas. Tā bija svētdiena, un šodien bija. Šodien... Kāpēc tādas izvēles? Svētdiena, trešdiena? Nezinu, tāpēc, ka pagājušo gadu, kad sāk tikai reizi nedēļā, tās bija svētdienas, tādas labas tradīcijas, bet patiesībā tā gaisa atšķirība temperatūras citreiz ir baigās. Ja tu vienā svētdienā tev plus un nākamajā tev ir ledus, un patiesībā tev organismam vairāk nodara pāri nekā kaut kādu labumu. Tas slapies laiks ir baigi pretīgais. Es arī eju peldēties. Man labāk patīk, kad ir ārā ļoti augsts. Tagad ir vairāk mīnus. Ūdens negrib ir siltāk. Tas tā kā vasarā ir ļoti, man ir sarežģītāk vasarā iet, jo tas kontrasts ārā ir ļoti silts, ūdens reiz jūtot zestrumu. Un šitā sieva vasarā neiet peldēt, ja? Bet viņa tagad ziemā sāk. Es domāju, kas ar tevi mīļā notiek? Es to džeku vēl tiešām neesmu sācis, gribu sākt to arī. Tagad nevar tev laust roku. Tas pilnīgi iespējams ātrāk sadzīs. Atslēgas kals. Man arī vairāk kā lauz. Nav jābāž ūdenī. Jā, var vienkārši kā ietapties un viss. Nē, es, protams, esmu, kad bija pagājušo gadu, kad tas svētais ūdens vispārējais gājis iekšā. Tas ir 19. janvārs. Jā, jā, un tas enerģiskais, un, protams, ka tā arī iešu iekšā, bet es neesmu tā intensīvi, kā... Bet tu zini, kad smejies vai nē, bet godīgi sakot skaidrs, ka tagad ir aizgājis tā, ka mēs bišķi no cīņas sporta, bet gan jau, ka sportisti arī iet un rūdās un gatavojās cīņā vai atgatavojās. Jā, protams. Tas tā kā tāda masa psihoze un mazliet tāds, populāra lieta ir palikusi, jā, jo, teiksim... Ir taču tās ledus vānas, kas ir... Bet tas ir, jā, protams, bet tas ir pavisam savādāk, kad pēc slodzēm, tā kā hokejs arī iesaistās ledus vānā. Krievsona ir jāmaksā, tur tu for free iekāp kaut kādā dīķī un mauc. Tikai, Jānis, tas ir tieši tas pats, ka, tagad sporta zāles ir ciet, bet, kad skatos, visi cieņi tie, kas iet uz sporta zālēm, cilāt svarus, ja, bet, kad tu aizēji uz sporta zālu un skrien pa skrejceļu, tev ir skrejceļš ārā. Labākais stadions, kas var būt. Tas ir neiedzīgi. Jā, bet par šo... Tas tā kā žurka tajā ritenī. Skrien nekur neizskrien. Zini, par šo rūdēšanos patiesībā smejies vai ne, bet pagājušo gadu sāk un pagājušo gadu vispār bez puņķiem, bez klepus, un tā es turpinu arī šogad. Un man liekas, kaut kāds efekts tam visam pasākumam ir. Skaidrs, ka tagad tie, kuri skatās un klausās uzreiz pa galvu, pa kaklu rītā, tur, vai arī gada sākumā jauna apņemšanās iet peldēt īsti, tur diezgan ātri var šmuti sanākt ar veselību. Es sāku pirms 8 vai 9 gadiem, sāku vasarā. Palēnām. Sāku vasarā, sezona nebeidzās. Viss. Kā sāka pirms tiem 8 gadiem, tā blies. Sezona nekad nebeidzās. Ir jau tādi, es esmu redzējis, arī piedzīvojis tie, kas ziemā izdomā, un visi kārtībā nav saslimuši, bet tur arī vesela arī zinātne. Un, ja tu sāc ar ziemas peldēšanu nodarboties, tur jāpakonsultējas ar tādiem, kas jau iepriekš to ir darījuši. Man ir, tāpēc es arī Naurim tāds, man čoms ir, viņš vairāk ar smagiem svariem nodarbojās, un es skatos, ka viņš uz laiku peld, un es viņam arī uzrakstīju. Moška, man būs jāpiet, ar tevīm kopā jāizlaiž kādu reizi, kaut vai pamēģināt palēnām, zin kā, visu to skatos, kad mākslinieki brāļa Ābels, man labi, tie visu laiku arī džumpī visi. Tie, kas to filmu tagad? Jā. Arī pa boks tēmu kaut kas tur ir. Jā, viņi džumpī baigi, Maleči vispār brečkas abi divi, viņi arī baigi sekos. Jā, 3, un es saku. Divi normāli, Nē, visi 3 ir normāli čaļi ķimā. Un tiešām reāli man patīk, ka es sekoju viņiem arī pakaļ, ko viņi dara savā, un viņi arī seko ļoti sportam tieši, fight sportam pakaļ, un tas viņiem patīk, to es zinu. Labi, kungi. Pagad, ko mēs ķersimies klāt? Izrādās, ka pasaulē arī džeki svin Ziemassvētkus, piemēram, Tysons Fury, kurš bija pie mums Latvijā, atceraties? Jā, to es atceros. Viņš arī svin Ziemassvētkus, un ar viņu klupā ģimeni. Konors Makgregors, viens no sociāli aktīvākiem, arī viņš. Jaunais čempions pusmugajā svārā Jānis Blašovičs, kā tad pēc Ziemassvētkiem, un Anthony Joshua. Jā, olimpiskais čempions, 3 pasaules čempionu titulu īpašnieks. Viņš tā mierīgāk ar savu Lego paspēlē. Tā kā Ziemassvētki tā ir tāda starptautiska svētki, neskatoties uz tavu ticību un vispārējo, viss tāpatās. Pareizticīgie Ziemassvētki tie ir 2. Ziemassvētki, tur atkal var bliest. Pēc tam ir ķīnieši vēl februārī, zikā var visu. Ķīnieši gadu var laist. Visu laiku vienos gada noslēguma svētkos. Bet sāksim ar MMA. Reitingi baigi nav mainījušies. Godu vārds. Atceries vispār, kā pagājušajā bija reitingi? Atceros, aptuveni atceros. Ja tu liks, tos reitingus atceros, kā bija pagājušo gadu. Es sākšu, kā jau es teicu, svaru kategoriju līdz 66 kilogramiem. Kā izrādās, zemākos svaru kategorijas mums īsti nav. Tur Edgars Krīvies laikam vienīgais. Pagājušajā kaut ko mēs to saskrāpējam, šogad vairs neko saskrāpēt nevar. Tagad mēs sāksim no nākamā gada atkal Faruku ņemt priekšā ļoti nopietni. Viņš, zin kā,
Visi viņam jau tagad kājiņi jau ir sadzīvus, lēnām sāksim viņu trenēt, un tad jau skatīsimies, un viņš domā iet lejā. Uz 69. Jā. Labi, par to mēs vēl parunāsim. Svaru kategorija līdz 66 kg jau tos pieminētais Faruks Lājevs, 5. numurs. Principā pagājušā gada reitings. Māksims Rīžovs 4. Mihals Saņīsimkovs 3. Daņels Visņēnoks, kurš šogad ir aizvadījis vienu cīņu, ierakstījis savā statistikā 10. uzvaru 12. mačos. Un 1. Edgars Krīvers, kurš principā ar MMA vairs īsti nenodarbojas, bet piedalās Combat Karate, kas ir olimpiskā karate profesionālā versija. Ļoti interesantā tādā bedrē viņas sitās. Un Edgars Krīvers ir pasaules čempions. Viņi tur Dubajā vēl laiž, tur viss tur tā vajag. Tagad pēdējā reize, viņš neteiks, kur viņš bija, jo viņš bija kaut kādā kosmosā. Viņš tur tā, likās, ka zem tavām tām sēnēm. Berserk, Berserk, tu zini, kas ir Berserk? Tā ir viņa komanda. Berserk ir tie ir zviedru, tie kaujinieki, kas sēdās sēnes un bezbālīgi iet uz priekšu. Svēra vārdus vaļā. Okay. Viņi nesēdās sēnes, es neizteikšos tik rūpīgi. Viņi ņēma cilvēkus, kuri bija gūstā, lika viņiem saisties scēnas, tie izfiltrēja to visu. Tad viņi to dzēra, jo viņi varēja, protams, atstiepties no tām sēnēm. Un tad viņi to dzēra. Kondensāti. Jā, kondensāti. Un tad gāja iekšā. Es ceru, ka tu to neesi. Es ne tādā veidā, nē. Jā, vai to varētu saukt kā dopingu? Kaut gan ir arī tie ritimbraucēji, kas kādreiz brauc kalnos, lai to retināto gaisu, un pēc tam to asins noņēma. Un tad no sākuma to tā kā īsti neuzskatīja par dopingu, cik es atceros. Pēc tam jau, jā. Arliešana? Arliešana. Aizbrauc retinātas gaisu, vispār viss savādāk. Es noskatījos par to ritimbraucēju filmu tieši par... Kāds ritimbraucēju filmu mēs beigās neaiziesim uz nevienam reitingam. Labi, svaru kategorija līdz 66 kg. Viss loģiski. Viss loģiski, viss tāpatās jau kā, jā. Tur īstenībā jaunumu, manuprāt, vispār nav. MMA, bet Armāns tā kā nezina īsti. Jā, tad mēs vienkārši parādīsim tev. Parādīsim tev, lai tu saproti, bet arī tie, kas nezināja, varbūt var apsīties no aktuālos, un cik viņi aktuālie var būt. Mēs man pieķersimies arī vienam citam interesantākam reitingam. Svaru kategorija līdz 7 kg. 5. esmu Džafārovs, Latvijā dzimušais Azerbaidžāna Cīkstons, Aleksandrs Kresnikovs, Silvestris Kaņeps, arī viņam šogad viena cīņa, Aleksandrs Čižovs un Didis Verbicks 1. Kāpēc Didis Verbicks ar tādu reitingu ir apsteidz Aleksandrs Čižovs? Tāpēc, ka viņš principā cīnās ārzemēs, tāpēc Krievijā, un ārzemēs izcīnīt uzvaru. Tas nav kā izcīnīt Latvijā. Tāpēc, ka tev tur nebūs, tavi tiesneši, nebūs tavu māju, tev ir pārlidojumi, nav nekāda. Tas ir nedaudz vienkāršāk. Bet es zinu, kā pa Čižovu, mēs kopā pa brīžu paņemamies un zinu, kā mīļš čums. Es tā kā savakies nezināju, ko jūs tur paņemamies. Nē, cīnamies, es domāju. Tas izskatās. Sparīgi, vispārējais. Cīņa ir tur arī, tas ir kontakts. Tādā ziņā tas ir, lai saprot cilvēki, kas varbūt pirmo reizi. Ko viņi tur dara? Tas kaut kāds dīvainais, bādainais veids. Pacīnamies. 70 kg. Nekāda jaunuma nav. 77 piļevu. Arī nekāda pārsteiguma nav. 5. Pāvils Bažēnovs. Nē, te ir izmaiņas. Pāvils Bažēnovs pagājušajā gadā nebija pieciniekā. Tur bija viņa vietā bija Armāns Tīlens. Bet Tīlens ir izņemts ārā. Viņš bija 3 svaru kategorijās bija sities. Arturs Leisāns paliek. Andrejs Kudrjavcevs. Man liekas, kā Leisāns ar Kudrjavcevu apmainījās vietām. Dmitrijs Homjakovs, Zviedrijā dzīvojušais Latvijas Cīkstons, kurš starp citu bija uz Atlas turnīra Ultimate Fighterā uz Las Vegas. Greplingā viņam pārsita uzacis. Iedomājies, greplingā. Un tālāk nevarēja. Mārtas Berkals Lemīnas pašreizējais. Tur nav pareizi statistika. 8 uzvaras ar 2 zaudējumiem īstenībā iet. Es domāju, tur viss ir korekti. Skaidrs, jā. Ir korekti? Jā. Armand, tu zini, kas tas tāds ir? Zini, kā tagad es pēc tavu podkāstu vairāk zināšu, tīpaši par MMA. Jo, protams, ka kaut kādas čaļas uzvārds es esmu kaut kur arī saticies ringā ar viņiem. Jā, bet, šities Latvijā necināja. Jā, protams, ka tos, jā. Bet tu neuzdev jautājumu, kāpēc viņam ir aizmugurē uzvārds Fleminas? Kā? Adars Berkols Fleminas. Jā, kāpēc tev nav? Kāpēc? Tas tā kā Latvijas ir, jā? Jā, Latvijas. Tad ir jautājums, jā. Aprecējās Lietuvašu meiteni. Viņiem bet saprot, ja tu būtu mārketinga speciāli, tu teikt,
Loģiski. Zini, cik Anglijā ir lietuvieši? Tas kas kādi? Saprot, dabūja viņš fanu paņem skvadu. latviešu bāzi un fanu bāzi. uzreiz. Vēl nākamo vajag uzvārdu kaut kādu, nezinu, atrast, nezinu. Oļus tur vispār. Kaut kā tur Blašovičs. Tur Flemīnas Blašovičs, Berkovs Flemīnas Blašovičs. Jā. Viss, jā. Gatavs. Cik viņam ir fani uzreiz. Tas ir mūsu džeks. Atklāt kaut kāds poļu asins. Viņš Latvijai caur gājuši poļu savā laikā. Tā kā, es domāju, tur varētu ātri sazīmēt kaut ko. Bet tas tā. Maters Maločiks vēl viens viņam. tas ir. Protams, ka viņš ir Vajadzēja. Maločiks. Viņš ir čāls, kurš iet ļoti, teikšu godīgi, nav baigais talants. Sāka salīdzinoši vēlu, Jā. un čalis ar tādām darbas pariem, jo Anglijā izsisties, kaut viņš amatieros sitās labi, parādīt sevi, nonākt normālā zālē, tikt normālā šovā, jo no 3 vai 4 cīņas viņam, ne 4 cīņas viņam ir Cage Warriorā, Jā. 3 viņš ir main cardā. Main card Cage Warriorā. Pirms tam Cage Warriorā bijuši tikai 2 brāļi, Jurijs un kādam otram bija vārds, Maļko, brāļi Maļko. Vienreiz sitās par to free pass. Vai tu nebija? Kas? Madars. Viņš sitās. Jā, un tur nesanāca. Tas man bija sāpīgi. Man tā liekas, tur es skatīju. Nu, labi. Es teikšu tā, Madars ir malacis. Jā. Visu cieņu viņam, lai viņam turpinās veiksmi sēriju. Un lai drīzumā nonāk līdz Cage Warrior titulam. Ja būs Cage Warrior tituls, vārti vaļā uz UFC. Protams, uzreiz. Visi vārti vaļā. Mums ir daudz latviešu, kas cīnās ārzemēs. Un diezgan normāli, bet līdz viņiem tur tā tik veiksmīgi, kā saka, neiet. Vismaz tā kara daudziem bieži ātri apstājas. Svara kategorija līdz 84 kg. Tās pats vecais reitings, Arturs Ozoliņš, Valērijas Tušīnovs, Armāns Tīlens 3, Aleksejs Povulāns, kurš vēl, protams, nebūtu 18. gada, kas saka, aptverts kopā, tad viņš būtu ārpus no tā. 6, 8, viņam, jā, tāds statistika ir Zauers, kurš arī, starp citu laiku, no 18. gada vairs necīnās. Šeit arī nekādu pārsteigumu nav. Svara kategorija līdz 93 kg. Es domāju, šeit arī viss ir skaidrs. Aigars Milenbergs pat neaizvadot nevienu profesionālo cīņu. Aleksejs Povulāns, līdzīgi kā iepriekšējā svara divīzijā, viņš 2 bija startējis. Arī šeit viņš ir 4. vietā. Armāns Tīlens, tas vispār populārs visās kategorijās. Laiž, bet malacis, nu. Otrais Valērijas Pamēģina sev visur. Cik viņam svars tad vispār ir? Viņš iepriekšējā svara kategorijā. Viņš ir vairākas cīņas šo 3 gadu laikā. Viņš aizvadījis ir vairākas cīņas dažādās svara divīzijās. Un līdz ar to, ja mēs aptveram 3 gadus, sanāk, ka viņš ir, ja katru gadu viņš citās savā svara kategorijā, tad viņš sanāk 3 kategorijās. Tā kā, un tas iet, reitingi, jūs man saliek kopā, tad vispār būtu topā. Jā, tā viņš būtu, ja visos svaros, tad viņš būtu baigais monstrs, kurš pēc iespējas vairāk startē. Un galvenā, teiksim, smagā svara divīzija, tur arī nekāda jaunuma baigien nav. Pateikšu, kur tu man palikās. Un smagajā svarā Konstantīns Glukovs pirmais, Hasans Mežījevs. Jā, šogad viņš atgriezās pēc gadu pārtraukuma, bija ilgstoši traumās. Oļegs Emiļānovs, kurš debitē ACA, tiesa neveiksmīgi, bet pirmais rauns bija ļoti spēcīgs, otrajā Ādams Palašs. Kas viņam viss priekšā? Jā, viņš organizatoriem patika. 4. Rihards Biģis, kurš ir topos gan boksā, gan MMA. Un tam arī viss ir priekšā. Daniels Riekstiņš, kurš ir izmēģinājis sevi visādos sporta veidos, tajā skaitā boks, MMA. Un tiekš tā, visur veiksmīgi. Un visur kaujās, arī šajā hokeja. Alekseis Širokovs, viņš arī izbēja viens Tomačī boksā. Jā, viņš turnīru uzvarēja. Ar Maksītu vēl kopā pats spēlēja savā laikā Širokovu, bet Alekseis, jā, es atceros, viņš jau bija Niks Briks savā laikā, ka gāja visu cauri, tā kā jautri. Paklausies, hokeja spēlēt, arī bija kāds atslēga lūzums, atslēga kaula lūzums? Nē, tur nebija. Ja tu mēs to ar slēpēm nokrīt un atslēga kaula lūzums? Galvenais, ka ar slēpēm es ļoti labi slēpoju un snovoju. Vai kas kāds to ir teicis, vai tev pašam tā liekas? Laikam man likās pašam, tāpēc, bet tādā brīdī likās, ka baigi, čipa nopietns džeks un varu laist. Nesanāc. Ej uz sparīgiem, nekas nenotiek, aizbrauc vienreiz uz kalnu, un pār atslēgas kalnu atgriežos. Tas tāds neveiksmīgs arī varbūt arī piemērs arī par Mihālu Šumacheru. Arī viņš nodarbojas ar vienu no
bīstamākiem pasaules sporta veidiem. Visi kārtībā paslēpoja, un, diemžēl, jā, visi tā, kā mēs visi zinām, lai Dievs dod viņam veselību, un varbūt kādreiz varētu, teiksim tā, nostāties kaut maz uz kājām. Nu, tas tā. Labi, vīri, vēl ir viena interesanta lieta. Jauninājums no pagājušā gada. Pagājušā tas nebija. Tā. Jūs vispār zināt vecos večus, ar kuru viss sākās? MMA Latvijā. Tu man stāstīji. Es to visu neesmu izstāstījis. Un, es tādu mazu... Tu vari atkārtot, jo viņš taču nezina. Es mazu sarakstīju uzliku. Skatāmies. Veči, iedomājieties, kādas te ir rekordi, kāds te ir uzvaru un zaudējumu attiecību. Te džeki lielākoties ir zaudējuši un mazāk ir uzvarējuši. Andrejs Zuļa. Pirmais Latvijas Eiropas čempions, Vācis Šņevskis, titulu deva daudz ārzemēs, abi vinnējuši. Romualds Garkuls, pirmo zaudējumu sarūpēja šā brīža smagā svara UFC talantam, zvaigznē Stefanam Štrūvem. Viņš ir ļoti daudzās valstīs vinnējis. Pāvils Dolgovs, boksā bija izcils, MMA bija izcils, ārzemēs startēja. Edmunds Ķirs, jautājumu nav. Edmunds Ķirs slavenāka uzvar pār Badru Harī, kurš vēl joprojām ir top kickboksers pasaulē. Sergejs Gulakovs, visas 3 uzvaras, ja nemaldos, ir ārzemēs. Andrejs Koješovs cīnījies lielās līgās S70 Krievijā. Ārzemēs, principā lielākā daļa visas cīņas uzvarētas ārzemēs. Jurijs Vuļins, boksers, divkārtējais Eiropas čempions. Pirmais padomu laiku boksers, kurš nonāca Amerikā. Nu, par to mēs vēl parunāsim diezgan daudz, kad pieskarsimies boks tēmai. Jurijs Vuļins, pirmais vecs UFC no Latvijas. Krūta. Mārtiņš Šegli, to mēs zinām, jautājumu nav. Nikolais Haustovs, divkārtējais Latvijas čempions, pirmais Latvijas čempions, Zbigņevs Romanovskis, vispār nevienam neko nesaka. Ja viņš tagad cīnītos, viņš vienkārši saplēst visu Eiropu. Tas čālis bija mega spēcīgs. Nu, viņš savu karjeru iesāka un uzreiz arī pabeidz. Kaut kas laikam man tur ar darbu bija un tā tālāk. Čālis bija mašīna. Viņš gulotīņas taisīja vienu pēc otras. Nu, ja nav atbalstītāji, tu pats zini, tas ir, cik grūti izvilkt. Un tu nevari savienot, ja tu esi profesionāls sportists, tu tomēr nevari savienot darbu ar sportu. Nu, te jau vēl ir tāda jau jaunāka tipa, jau Romāns Skība, jā, viņš tagad Brazīļu aktīvi. Mihails Savickis, kurš uzvarēja, ko viņš uzvarēja? Viņš uzvarēja, man liekas, Višņevski. Valērijas Mikalauskas. Viņš arī viņš ir pirmais Fight Nights Eiropas čempions. Viņš no Latvijas ir vienīgais, kurš šīs organizācijas titulis ir Āturs Čerņauskas. Jā, arī viņš, starp citu, bija uzaicināts uz The Ultimate Fighter turnīru, Somijā, atlases turnīru, bet kaut kas tur notikās un... Neaizbrauc, ja? Neaizbrauc, kaut kas tur notikās. Nu, uz šiem vīriem balstās Latvijas MMA sports. Un šie vīri, ja viņi tagad būtu, es vēl gribēju tajā statistikā ielikt arī Vladislavu Čerņauski. Viņam ir ļoti labs rekords, bet viņš nav oficiāls. Viņš nav nekur oficiāli. Tā kā tas bišķi kabēdina, varbūt kādreiz kāds varētu sabīdīt un nokārtot tos papīrus, kas nav sakārtot, un ielikt beidzot to viņa statistiku iekšā, jo viņš bija kurā gadā, nemaldos 96. vai 98. gadā, viņš vinnēja 16. Viņam galvenā balva bija 1000 lati. Tajā laikā tas bija tā kā miljonus mašīnu nopirkt. Jā, 1000 lati. Ja domāju, tā vienā dienā entās cīņas jāizvad. Tas ir žostka. Starp citu, 93. gadā, kad Latvijā ienāca MMA, Oļegs Tatārovs, tagadējais Holivudas zvaigzne, pirmais Krievijas UFC čempions, viņš savukārt arī sāka tieši Latvijā. Mēnesi pirms parādījās UFC. 93. gada oktobrī, novembrī jau UFC gāja gaisā. Tā kā Latvija, kas saka, mums jau te banānu valsts, kas te mums te pioni, galīgi švaka te MMA-šķi. Jā, viss sākās, veči. Viņu skatījos nesen kaut kādu raidījumu, ka viņš bija te vinnējis tieši. Jā, vai Dragon. Un tas bija cirku vai cirkā? Cirkā, Rīgas cirkā bija. Tieši to, jā. Ļoti daudz cīņas kādreiz. Sporta manēža Rīgas cirku, tā tur bija, veci. Tur bija vislabākās cīņas. Un kas bija interesanti, daudz kur nāca, zin, kas bija populārākā iznāciena mūzika lielākai daļai. Rammstein, Duhas. Tas bija ļoti interesanti, ka tur džeki slāva izcelsmes. Duhas. Gaidu, tas bija populāri, tas tik krūta bija tie, ja mēs paskatāmies, kā tie šovi tagad ir un kādi viņi bija tad, viņi, salīdzinājumā ļoti primitīvi, bet atskatoties apakaļ, tas bija likās, nenormāli krūta. Un arī, ja tagad būtu tie veči, kas tur jau bija pilnīgi savādāk, gan tā publika bija savādāk, gan tā uztvere bija. Tas bija, tu saproti, katra cīņa, tas bija notikums, tur džeki ar pukstošām sirdīm skaties tagad, tas jau bezsam izlutināti pieraduši.
Tā tas bija kaut kas nereāls. Saka, es toreiz paskatījos to dokumentālo filmu, ka viņš uzsāka, un pirmais tas viņa paspīdēšana bija Latvijā pie mumsīm, un pēc tam tagad viņš ir Holivudas monstrs no Krievijas, kas ir visu sliktais Krievi izsitējis vienmēr visās filmās, zin kā. Tāds labs, jā. Es neparādīju šos, kā saka, Latvijas reitingu top 5 neatkarīgi no svaru kategorijas, ir pound for pound labākie cikstoņi top 5-nieks. Mihails Cirkunovs, šā brīža UFC vecis 13. pasaulē savā svarā. Konstants Gluhovs, kurš 2 gadu atpakaļ. Jā, nav, bet viņš ir tik daudz UFC veču sasits. Viņš ir daudziem pat pirmos zaudējumus sarūpējis tādiem tur slaveniem večiem, kā Andriša, kas tur nekas, Edgars Krīvers. Edgars Krīvers ir ļoti no kontakta ar UFC. Kasins Mežījevs. Te varētu pastrīdēties, bet Kasins Mežījevs jau ļoti labi. Visas cīņas izmot vienu ir aizdījis izbraukumā. Nē, Latvijā. Arī es domāju, ka viņam ļoti tuvu. Viņam, piemēram, Baltijā vispār konkurenti nav. Viņam nav interesanti. Viņam tikai ir kaut kur prom. Citu viņam bija piedāvājums cīnīties ar Pedro Rizzo, bijušo UFC smagās varas zvaigzni, bet kaut kas tur notika. Covid. Kas tur varēja notikt? Mādars Berkls Flamīnas, atkal nepareizi viņam te statistikas rādītāji, 8-2 viņam īstenībā. Bet ir tādi cikstoņi, kuri varēja būt visos šajos reitingos. Un šie ir šie vīri, kuri ir, es tā nosaucu, MMA cikstoņi ar neizmantotam perspektīvām. Amirāns Kaftarādze 3-0. Iedomājies, tajā laikā viņš pēdējā cīņām 2013. gadā. 3-0 tajā laikā. Tur es jums rādīju, kā tiem džekiem ir. Tur lielākā daļa zaudējumu, un tad ir un uzvaras ir ļoti maz salīdzinoši, bet viņi citās ar visiem. Arturs Čerņauskas 5-0, Mihails Koževņikovs dzīvo Abu Dabī 3-0, Mārtiņš Lūkins, ļoti perspektīvs džeks bija. Vilmārs Vērenbergs aizvadījis visas 3 cīņas Lielbritānijā, iesildījis Konors Magregors un ko tik nekā. Zbigņevs Romanovskis, to jau mēs pārnājām, Artūrs Lužanskis 3-1. Vienīgo zaudējumu viņam sarūpēja Amirāns Kaftarādze, arī sāka kaut kādā 2004. gadā. Dmitrijs Šipūlins, Latvijas 18 gados kļuva par Eiropas čempionu. Andrej Fīta nožņauts. Tas bija tāds monstrs no Nīderlandes ar lielu bārdu paņem nožņauts. Viktors Barjakins, puisis cīnījās ar visu, ko varēja. Mārtiņš Simoņāns 2011. gadā sāka savu karjeru, 2012. pabeidz. Kristaps Zīle. Viena cīņa 29. gadā. Jā. Alvi Gebauer vinēja. Tad viņš bija kickboksers, kurš neko domāja, ka viņš neko nemāka. Viņš uz gilotīnu šauku vinēja. Nē, Kristas ir jautrs džeks vispār. Par to mēs varam atsevišķi. Mārtiņš Kukuls, bijušais Latvijas čempions pusmugajā sarā boksā, viena cīņa aizvadījis MMA uzvaru. Jānis Miezīts, čals, ļoti potenciāls, talantīgs džeks, bet atnāca tik ātri, cik ātri aizgāja, neredzēja perspektīvas. Antons Miņins, 2-0, 2-0, skaidrs. Aleksandrs Truškins, 3. vieta Eiropas vai pasaules čempionātā starp junioriem brīvē cīņā. Cīnījies ārzemēs un zaudēs tikai spēcīgiem sportistiem. Tā kā Latvijā ir bijuši cikstoņi, arī tagad ir. Tagad ir pilnīgi cits mums ir MMA kultūra, tā kā neizrunājieties. Jā, es domāju, ka dažiem tas ir pārsteigts. Armons, Kristaps Zīle, MMA 2009. gadā, tas ir pirms 11 gadiem. Tā kā mums jau te ir... Viņi nemaz neizskatītos, ka viņš jau tik ilgi jau džekiņš daudzās pa visām daudz. Tik daudz, Kristaps ir boksā. Tā kā viņš uzvarēja, viņam bija tāds skats. Viņš patiešām uzvarēja. Viņš uz augšanu paņēma, un viņš domāja, vai viņam pacels roku. Viņš bija tik pārsteigts. Viņš bija tādā šokā, jo viņš bija norakstīts. Viņa arī pirms boksas cīņas starp citu norakstīja, bet to mēs vēl parunāsim. Bet tā. Bet ir tāds, es tā parūpējos no savu komandu. Mēs uztaisījām visu laiku labākos cikstoņu sārakstu. Top 10, manuprāt, kur ir aktīvie cikstoņi MMA un kur ir neaktīvie tādā vienā tabulā. Jā. Un tā, lai saprastu, lieku bildi iekšā. Skatāmies no apakšas. Nikolas Haustovs, 2-kārtais Latvijas čempions, vienu uzvaru arī izcīnījis ir ārzemēs. Lielākoties cīnījies Latvijā, Pāvils Dolgovs, lielāko cīņu. Tas čals, viņš ir pionieris, sāka 2002. gadā. Andrejs Kaišovs arī ļoti atsāka, ja nemaldos, kaut kā 2006. gadā. Ļoti daudz ārzemēs cīņas un daudz uzvarēts. Andrejs Ozuļa, pirmais Eiropas čempions. Vispār interesants čalis, kā viņš trenējās. Viņš peldēšanu trenēja, pārpaldot tur vietēji upei pāri, uzliekot somu, kurā piekrauti pilns ar akmeņiem. Var iedomāties, seči. Normāls sev, zin kā. Nē, viņš ir ļoti normāls čalis, iedomājies.
kuldīznieks tur atrod kaut kādu upīti, kas viņam tur ir. Tas tur ir vēnta. Nē, nu, es saik domāju, vai tā ir vēnta, kurai viņš peldēja pāri, jo tur jau diezgan ir jāpeld. Normāli jānopeld ar veselu. Un taču upi taču nes. Un tā kā es saik domāju, varbūt kaut kā citu upīti neesmu nekad precizējis, viņam neesmu prasījis, kura tā upe ir. Jo tie nostāst par viņu ir visādi zelta cilvēks. Viņam akmeņi laikam bija mīļākais materiāls, jo arī boksa maisā viņš arī esot akmeņus krāmējis iekšā. Tur laikam šķembas, saprot, viņš ir mašīna. Tas jau tas tā kā Tibeta mūks, kā variants. Saprot, viņš MMA ienāca puika no ielas. Grib startēt, jā, grib kultīznieki jau kādreiz bija galīgi crazy. Tur bija, viņi tur sportoja uz ielas, tur davai, vajag. Tur Haustovs, Višņievskis, Gebauers. Tur bija baigā Blica, Zuļa un Zauers. Tur MMA galvaspilsēta uz ilgu laiku bija šī te kuldīga. Un uz Zuļa tas bija vispār, par viņu katrs tās bija interesantāks. To, ko viņš tur vispār bija, kā trenējās, kāda bija viņa izpratne. No sākuma likās, baigi dīvaini. Bet tā, ka viņš sāk uzvarēt tādas monstrus, tur viss bija skaidrs. Čāls pareizi viss dara. Bez treneriem īsti, kaut kas jau viņam tur bija. Bet principā paši džeki, visu cieņu iemācīties. Tu pats zini, kā iemācīties cīnīties brazīļu žicu. Nereāli, ko tu viens var, tad jau YouTube nebija, nevarēja tur pasīties kaut kādas tur lietas. Atgriežoties pie reitinga, jūs jau laikam droši vien ātri tur iemetāt tāds, pie tā vieta Edgars Skrīvers, aktīvs, viņš vēl augstāk kāps, Nikita Petrovs. Visi kaut ko tāds. Čālis vienlaicīgi bija 3 nacionālās izlasēs. Brīvajā cīņā, boksā un pankrationā. Krūt. Čāli apstādināja Joels Romero. Joels Romero uzvarēja Nikitu Petrovu un pārgāja uz UFC. Olimpiskais čempions brīvajā cīņā. Joels Romero, kurš parakstīs līgumu ar Bellator. Petrovs viņš braucis Kazahstānā, tur vietējo stārs, izsits no biksēm. Polijā izsits. Čālis aizbrauc uz lietu, viņš vienkārši monstrs. 2017. gadā aizvadīja savu pēdējo cīņu. Kazahstānā izsits, tas jau ir monstrīgi. Polija vēl tā, bet Kazahstānā. Andrižāk viņš ir izsits. Andrižāk, kurš ACA aizvadīja 5 cīņas, neviens zaudējumu nepiedzīvoja. Vecīt, tas ir top pasaules vecs. Viņš paņēma viņu vienkārši iznīcināja. Un, starp citu, viņš jau nav vecs. Viņam, man liekas, kaut 3 gadi. Tas nozīmē to, ka es viņu te centos... Izaicināt, kā, lai viņš nāk atpakaļ. Es viņu satiku Jelgavā tirgu. Es viņu saku, davai parunāsim kaut ko citreiz. Es sapratu, ka vērts viņu satikt vēlreiz. Un es pieļauju, ka viņu vajadzētu pamēģināt dabūt. Jo tam čālim ir sitiens. Tas bija kaut kāds 2006. gads. Es Zauram saku, šitais tā izrubīs to nabagu. Zaurs saka, tas ir spēcīgs, kas pretī saka, bet šitam džekam, pa Petrovis saka, šitam tāds sitiens, ka viņš vienkārši, kā iesit, tur ir tā kā baļķis. Zemē. Tas ir, viņam ir fenomenāls sitiens. Un, ko domājies, 3 Latvijas nacionālās izlasēs amatieros. Brīvā cīņa, tur bija junior laikam viss. Boks un pankratio. Tā varēs krūt. Tas taču nesaprotam. Tas nav loģiski, vai ne? Tā liekas, cik daudz psīks čāls, jā? Viņš pārsvarā sita, viņš nelauzās. Viņš baigās. Man šeit kickboks sev izmēģināja, un profesionāli boksā tā viņš, man liekas, arī savus spēkus neparādīja. 3. Romualds Garkuls. 28. gadā, laikam, manuprāt, viņš salauza kaut kādu traumu vai kāju, salauza pasaules čempionātā atvainojos kaujas sambo. Un beidzās viņa visu tā karjeru. Mihails Cirkunovs, labi, to mēs visi zinām, jo ir vecis, kuram vajadzēja šogad cīnīties, bet cīņa pārcelās nākamo gadu. Viņš man teica, ka viss būs kārtībā, viņš sazinājās, un Konstantins Gluhovs. Man liekas, Gluhovs šobrīd ir ļoti grūti pārspēt, jo Gluhovs ir monstrs. Cerams, ka veselība viņam viss ir kārtībā. Es redzu pēc, kā saka, Facebook un vispārējā. Pēc bildēm, ka kaut kur parādās. Traumu, jā, atgūst formu, ne traumu. Un tas liek... Man te baigais komentārs bija lasīja un uzreiz nosit man domu. Nē, tur man pamācība, kā man jādara, kas ir. Jā, tas tieši tā, man īsti, pazīstam cilvēks tā notiek dažreiz, nevajag lasīt, es pasa nekad nelasu, un es pat īsti nezinu, kur izlasīt. Nozīmē, ka skatās, Kādam ir jāmāca, vienmēr ir kādam jāpamāca, kāds no malas, tas tā kā sekundantiem. Tev liekas, ka tu visu ringā dari pareizi, bet sekundanti zina kā labāk, jo viņi jau redz no malas. Tas ir tikai loģiski, jo sekundanti ir acis no malas. Tas viss loģiski. Jā, bet sekundantam ir jau jāmāk, lai viņi dzird. Es tev teikšu tā, varam sākt savu aptauju.
jo es esmu sagatavojis aptaujiņu. MMA tā kā daudz notikumu nav, tā kā tās, mēs nenoteiksim gada tos cilvēkus pārāk daudz. Nenoteiksim ne labāko nakautu, jo es pat nezinu, vai bijis tas labs nakauts vispār, vai bijis nakauts. Submissions, nu arī tādi. Pagājušā gada bija Arčīs, ja? Pagājušā nakauts Arturs. Arturs Leisāns. Nu, bija to Krievu, viņš Konstantīnu Kostinu. Norvīja tās aizgāja pāri. Tas bija bais. Nu, sāksim ar to, ar tādu nepateicīgāko lietu cilvēkiem, kurus vienmēr peļ, kurus vienmēr aprunā un kuri nevienam līdz galam nepatīk, un tie ir tiesneši. Tas, ko es teicu, varēs tūlītās izvēlēties. Es uz akmeņu čēršu labī rīt. Bet zini, kas ir pats labākais? Ir tikai 3 varianti. Tā kā nebūs tā, ka ja būtu 10. Viens kā to var izvēlēties. Bet nu, mums īstenībā tā kā cīņas ir ļoti maz, un līdz ar to tiesneši arī maz strādājuši. Tātad nominācija Gada tiesnesis MMA sportā 2020. Pirmais kandidāts Valērijas Mikalauskas, uz šo pašu titulu pretendē Eduards Voļikovs, pagājušā gada labākais ringa tiesnesis, un Rolands Mikalauskas, kurš šo titulu pirmo reizi iegūta 2013. gadā. Pats. Nu, davai, veči, domājam. Jau grūti, es ringā vairāk Valērijas redzēju. Valērija? Vai Rolandu? Vai tad tu izdomā, ko tu Rolandu. Ringā vairāk es ar Rolandu esmu. Nu, davai, veči, būsim godīgi. Visi šie džeki, profesionāli džeki, visi būtu pelnījuši titulu. Nu, šo atzinību, bet atzinību mēs varam dot tikai vienam. Un šeit jāskatās daudz faktoru. Kā atsaucās uz viņiem sportisti? Cik ir bieži tiesājuši? Tā jau ir tiesājuši, kādas cīņas tiesājuši, cik viņas svarīgas titulu cīņas un tā tālāk un tā tālāk. Kaspar? Es domāju, Rolands, es neesmu pievērsis baigi uzmanību, bet tas tieši tas pats, ka viņi visvairāk ringā. Tev patīk, kā viņš tiesā? Nē, nu godīgi. Normāli tiesā. Ir bijuši reiz, kad, Roland, galīgi, tu pilnīgi, tu skaties pēc tam atkārtojumu, Roland, tu tur reāli kļūdījies. Es domāju, ka viņš pats ir dažreiz arī skaties atkārtojumu un saprot, ka kaut kur kaut kādu šaizīt. Teikšu godīgi, Rolands pēdējā laikā vairāk kļūdās nekā agrāk, jo, manuprāt, tāds spiediens uz tiesnešiem, kāds ir šobrīd Latvijā, nav nekad bijis. Taču, nu, protams. Jo tagad kādam, kādreiz, kā jau mēs teicu, agrāk bija tā, ka tur vienalga bija, pret ko ej, zaudēja, vinnēja vienalga. Tagad ir, kā saka, ir visam jābūt zolīdi, smuki. Nu, es pieļauju, ka tas viņam arī spiež uz Roland. Tiesā labi! Tiesā labi! Nu, tad viņa... Zini, kā stress. Ar diviem tu rakā Gaņau tu redzēji. Man ir tā, zin kā, man tas ir subjektīvais, varbūt ne tas profesionālais MMA. Ne jau arī subjektīvais. Skats no malas attiecīgi, jo skaidrs, kad ir kaut kādas reizes bijušas, kad es arī tā būtu, kāpēc apsturs cīņu roļu? Zini kā, bet tas ir tā kā tādam skatītājam no malas, bet pilnīgi iespējams, kad viņš tur ringā redz un patiesībā arī pro redz daudz vairāk nekā parastais skatītājs. Ja cīņu viņš būtu ļāvis turpināt, tad, mazums kaut kādu... Viņš jau arī dažreiz var nepamanīt no otras puses. Viņam liekas, ka tanī brīdī viņš nepaspēja, zin kā viņš varbūt izdarīs, un pēc tam cilvēkam būs daudz smagāk attiešana. Tieši tā. Bet tiesnešiem, ko es iesāku, protams, tiesnesis vislabāk redz, viņš vistuvāk epicentram. Bet ir tā, ka ir organizācijas, kurās tev tur supervisors, kas saka, šitā vajag darīt, vajag tā darīt. Citās, normālās organizācijās ir tā, ka 10 sekundes tur bez darbības davai kājās. Tur, visāds, ringa tur izkrīt pārāk. Tu neļausisties, mums te ļauj dažās organizācijās. Tā kā tur ir ļoti subjektīvi, tāpēc tiesneši arī atbrauc, piemēram, uz kaut kādu pasākumu. Viņš saka, izstāstiet man noteikumus, kaut viņi ļoti labi zina noteikumus. Izstāstiet, kas. Jo, tā kā bija tevis toreiz, bija arī viss izsauc, un tad visi izlēma, kādā veidā. Es vienmēr piesaistu viens starptautisko tiesnesi. Vai no Krievijas, vai no, tā kā pagājušais bija no Dānijas, piesaistu vienmēr topu. Tā kā iepriekš arī mums bija Tādas Rimkāvičs, kas ir Baltijas labākais tiesnesis, bijušais top klases MMA cīkstons. Tieši tādēļ, lai nebūtu šī subjektivitāte kaut kādās brīžos. Lai tāds autoritāts pasaka, tā vajag, tad mēs vienojamies, jo ir, piemēram, šajos sporta veidos nemaksā tādas naudas, lai mēs džekiem ļautu sist ar alkoņiem. Es uzskatu, tas nav vajadzīgs Latvijā. Tā kā sāksies lielais piķis, nav problēma. Tad saprotam, kāpēc džeki riskē ar veselību. Traumatiski, jā. Nafigā to vajag. Nu labi,
Bet tu jau arī, Roļa, man īstenībā diezgan daudz ir stāstījis attiecīgi, ka es piesaku tās cīņas pēc MMA noteikumiem, bet tur vēl kaut kā klasificējās tā cīņa, ka tu vari ar to alkoholu sīst un ka tu nevari to alkoholu sīst. Jā, nu kurā vai neprofesionāli? Nē, arī neprofesionāli. Profesionāli varbūt arī bez alkoņa. Piemēram, ir organizācijas, kur drīkst sist ar galvu MMA noteikumu. Saprot? Tā kā tas ir kāds pie organizācijas. Tas nav neprofesionāli, ka ir amatieris, ārzemēs ir amatieris, kurš sit ar alkoņiem. Te pankratjoni arī sit ar alkoņiem. Katra organizācija pieņem savus. Tā kā lielais organizācijas, jā, protams, tur ir skaidrs. Tur ir UFC, visi jau skatās pēc UFC, bet te jāskatās pēc apstākļiem. Latvijā to nedrīkst darīt. Es uzskatu, tas nedrīkst. Labi ir, nu sakiet, kas tad būs labākais tiesnesis? Rolands Mikalauskas, tas nāk no Kaspara. Un ko saka? Es arī dodu, jā, jo es vismaz kaut kādus MMA noteikumus es vairāk no Rolanda esmu apguvis. Aiziet, veči. Es domāju, ka mēs noteikti ievirzāmies. Viņš noteikti speciāli, kā uzteikt. Es zinu, pēc domām es tagad uzreiz saprotu, ka tas noteikti ir Eduards. Ja? Ziniet kā? Saki, Tas nav Eduards. Tas ir Rolands Mikalauskas. Tad mēs tomēr... Viens. Laidām garām. Nu, veči, sākās cīņa. Nu, bez tiesnešiem, protams, nevar. Un, kā saka, tiesnešus neviens netiesā. Nu, parasti jau, protams, aiz muguras aprunā, bet, nedrīkst, jo tu zini, kā tiesneši arī ir cilvēki, viņi var būt ļaunatminīgi. Ziniet, mums tāds jauns tāds... Mēs neko sliktu nepateicām. Es varu iztulkot to dažādi. Ko es pateicās? Gribat patulkošu? Nevajag. Nākamā nominācija, jauna nominācija. Terminators 2020. Oho. Es vienkārši nevaru ieravīt, Es jums pasāstīšu, kas tā pa nominācija. Tā ir nominācija čaļiem, kuri pārdzīvojuši smagas traumas, ilgstoši nav situšies, atgriezušies un uzvarējuši. Uz šo balvu pretendē Zauris Džavadovs, Daņaks Vesņenoks, tur tā lieta, viņš saliek tā, ka tu nevari izdarīt. Tagad jūs jautāsiet, ko tad viņi ir pārcietuši? Kurš tad vairāk? Daņiks Vesņenoks, šauts, sists, laustām rokām staigā. Vēl tagad vai pēdējais laušoties ar Čižovu vēl viens bāms. Es šo čalu apbrīnoju. Viņš tik ātri, kā saka, apakaļ vienmēr ierindā. Es pat nepatmanu, kurā brīdī viņš sadziedēja savus tās traumas. Ātri sadziedēja. Asans Mežījos gadu nostaigājis kruķiem, abas krustesniskās saites lupatās. Zauris Džavadovs arī gadu nebija sities, tāpēc, ka divas iepriekšējās cīņas viņš cīnījās ar redzes problēmām. Viņam dubultojās viss, tu iedomājies, cīnīties. Es nezinu, tas ir, es te nevaru. Baigiet ar visu terminātoru. Jā, principā viņi patiesībā bez traumu stāstu visiem viņiem terminātori. Jā, visi trīs ir terminatori. Es zinu, kā tas ir. Terminatori, traumām līst un darīt. Iedomājies, ka tev dubultojas. Tā kā piemēram Daņikam, viņš pēc... Es nezinu, kas viņam bija sašauta. Kaut kāds... Jā, viņam ielaid iekšā tur. Kaut kas tur bija. Es īsti nezinu oficiālo versiju, vienkārši video redzēju, un tur bija kaut kādi komentāri. Viņam vispār pēdējā laikā kaut kā tur neveicās. Visu laiku kaut kādas tādas nevajadzīgas traumiņas iekrita. Viņš baigi ātri. Viņš ir mācīts. Tik ātri. Es domāju, ka tas ir kaut kādā senā pagātnē. Nē, tas bija pavisam nesen. Apakaļ ierindā. Un kā ierindā? Nu labi, tu saved veselību kādā. Viņš jau ir sporta zālē. Jā. Cīnās, viņš uzvar. Kur loģika? Jā, lai visiem dod tādu veselību. Nākamā gadā novēlījums tādu pašu veselību kā Daņikam Vesņenokam. Hazans viņam atkal ceļi. Jā, tas arī baigi smagi. Tu esi ievērojis, ka viņš saoperēja tos ceļus, kāda viņam rastjaška tagad ir? Jā. Viņam baigi kājas lido. Viņš zemāk cēl tās kājas. Viņam tagad ir, davai veči. Bāc, baigi grūti. Es nezinu, es domāju, tā, ka varbūt redzes Zauris, bet paskaties, Daņiks Vesņenoks ir šobrīd neapmierināts. Es jau redzu, viņš pa vidu sēž un jau skatās uz manīm. Terminators. Nē, viņš ir monstrs arī, un vienmēr man patīk, kā viņš trenējās un cīnās. Un viņš arī ūdenī lien iekšā jau tagad. Augstā ūdenī? Jā, arī sociālos tīklos var skatīties. Un Hasans Mežījos arī? Jā. Hasans pēdējā intervijā arī viņš pastāstīja par to pēc pēdējās LNK fight. Visiem smagas traumas, un viņas nevar tā salikt. Es zinu, kā ir veči. Teikšu tā, visi terminators. Tas tāpatās kā filmā Terminators. Tur T200, T1000,
Tā kurš tad ir T2020? Tagad to vajadzētu noteikt. Kuram ir tā, šī jaunākā versija? Galvenais, viņi visi is back. Jā, tur I'll be back, jā. Un gribu pateikt, ka tie, kas baigi seko līdzi, tagad domā, kāds sakars Zauram Džavādam ar MMA? Nekāda sakara. Jā. Bet kickboxeri mums nav atsevišķi reitingi un tā tālāk. Mums pagājuši gadu arī 5 kickboxeri tikai startē. Kādu reitingu mēs varam uztaisīt? Nevaram uztaisīt. Un, principā, visi ir pa tituliem cīnījušies. Tad es vispār nesaprotu, kā varētu izdalīt vai izcelt. Un tāpēc, un katrs savā kategorijā. Tur jau tā lieta, ka visi tagad pa tituliem aizstāvējuši. Gan Zaurs, gan... Agaveči, klausieties, tur skaidrs, kā aizstāvējuši. Mēs visi to zinām, es tā domāju. Labi, vēl viens, nezinu. Davai, metā. Es laikam iešu, tāpēc, ka tā svara kategorija un vispārējais tuvāka un vispārējais, laikam, daņiks. Zin kā, es arī laikam došu uz to, tāpēc, ka arī neoficiāli tikai tik daudz, cik no sociāliem ir dzirdēts, lasīts, skatīts, ja, ka viņam tā trauma ir bijusi tāda, Viņam visu laiku ir bijuši, un tas, ka viņam vairākas ir bijuši pēc kārtas, tāpēc es varbūt likšu šoreiz uz viņu. Bez mazai tur tas laikam jau brīnums ir. Bet, zin kā, vai Džeki neapvainojās, es visus uzskatu pa monstriem, respektēju. Visi ir monstri, veči, es teikšu tā. Mums šajā aptaujā gāja viss sarežģītāk, jo... Es vispār tagad klusēšu, tāpēc, kad 100 punktu kaut kur nākamā reize izies ringā, izsaukšu. Klausies, tu man neiedevi Terminatoru titulu, ja? Bet iedomājies, bet tev būs nākamais, būs viegli kādu no viņiem izsaukt. Titula Terminators. Terminators, jā. Ieguvējs. Jā, iedomājies. Tev tas jāatcerās. Ja viņiem nav kaut kā titula, šitais ir Terminators 2020. Cilvēki droši vien kāds prasīs, ko? Kāds Terminators? Veči, davai, esat izlēmīgāk. Viss jau pateica. Daņiks. Tā tavs sejas izteikti, tā kā, poker face, kā neko nesaka. Daņiks, kas ienāks. Tā parās visu. Man jūs nepatīk. Respekt Zauram un Hasanam. Veči, jūs man nepatīkat. Jo īstenībā manai žūrijai bija ļoti saržģīti. No sākuma Tur vairākas liecās. 3 žūristi, un katram bija savs. Nopietni. Katram bija savs. Un tad mēs pārnājām visu, vajadzētu izlemt vienu. Un tas bija tā, kā jums bija grūti izšķirties. Es domāju, kā tiem, kuriem ir atbildība tagad, tie kretīni. Es tāpēc nesaukšu viņu vārdus. Es nesaukšu viņu vārdus, jo es arī biju tajā blicē. Viņš nesauc viņu vārdus, mūsu visi zina jau tagad. Bet es arī biju, man arī var vainot. Kādā gadījumā ir iespēja nākamgad atkal. Labi, es ceru, ka titulu nevajag. Pēc iespējas mazāk traumēs. To ir runa, tāpēc tas tituls, tāpēc, ka šis bija tāds, šie džeki baigi izcēlās. Ar to, ka, ar visu cieņu, ka viņš iznāk, ko viņi cīnījās, ar topiem pretī. Ja viņš tur sistos kaut kāds tur, sēdus džekiem tur vinnēt, ja pēc tam tur, saprast, tā kā iedeva džekiem rehabilitēties. Bet ne, viņi izgāja normāli cīņās un normāls uzvars. Labi, MMA mums ir maz, kā saka, šie nominanti, bet mēs jau esam principā iestrēguši jau šeit. Mums jau boks ir strakākais. Gada treneris MMA, 3 pretendenti, Aleksandrs Toļerovs, Edgars Krīvē treneris, te šeit varbūt īsti nav MMA, bet vienalga šī ieraksts Andrijs Maslovs un Manosis Šarģaņjans, kuram šis tituls bija pērngad. Es jau pērngad jau nokļūdījos un jau dabūju par to iekšās. jo pagājušo gadu bija Manvils. Es pateicu pa Andreju Maslovu. Vai cik tu šoreiz nekļūdies? Padomā 2 reizes. Ar man tā vienkāršāk, viņš būs pirmoreiz kļūdīsies. Tad es došu Andrejam, tāpēc, ka tikko viņam bija dzimšanas diena. Un tad vismaz, ja viņš nebūs gada treneris, tad vēl novēlot dzimšanas dienas sveicienu. Es domāju, tāpēc... Ja būs, tad dzimšanas dienas dāvana vēl. Izdarīsim tā, tāpēc, ka pagājušo gadu bija Manvilam. Es īstenībā viņus abus divus ļoti respektēju, un viņi monstri. Kāds no viņiem tev nerespektēs? Gan jau respektēs, viņi tāpatās man ir labas attiecības, un es domāju, čomistisks, un ka neviens neapvainosies, un es tieši tāpatās apsveicu tev vēl vienreiz, Andrej, tavā dzimenē, un es domāju, ka tas esi tu šogad. Tagad... Es tūlīt izdzīs mūs ārā. Jūs man besiet, Andrej. Var redzēt, ka cilvēki, ja pagājuši gadu Kaspars tā kā
daudz ko nezināju. Izskatās, ka šogad tu esi ļoti sekojis tam līdzi. Nē, tāpēc, ka es zināju, ka pagājušo gadu es atnācu, un kā visiem ir aptuveni vienādi, un tu nevari tur lauzies, kurš vairāk, katram trenerim sava pieeja, kā uz visu. Manuels atkal vēl puišas baigi no ielas, no vispārējiem, man tāds respekts viņam. Šogad Manuelam nebija iespēja visus izlikt, jo viņam šogad tikai tā lielā skatus izgāja Oļegs Emilianovs. Nu, jā, bet arī viņš varēja kaut ko parādīt šogad, tāpēc es domāju, ka viņš šaus ārā pēc visu šitā tēlka. Manuels, tas ir Čižovs, Mežījos, Vesņēnoks. Tīri zem maslo. Jautājumi ir? Silvestrs. Silvestrs arī tagad? Silvestrs visu laiku pie šogad pa zemi visu. Pareizi. Treneri strādā, un nākamais gads, mēs ceram, ka nebūs ar Covid atkal saistīts, būs labāks, un tad jau atkal tur būs rīvēšanās starp treneriem. Un, protams, ja ir labākais treneris, tad jābūt ir Latvijas labākajiem MMA cīkstonim. Sākās, bļāvi. Ja šito iešaujam, tad pēc loterijas biļetes varam skriest. Jā. Več, tādi ir 3, kur ir izvirzīti. Nu, šogad jau tikai 5 startēja, tā kā varēja vēl 2 būt. Un, šodien 3 nominanti. Daņiks Vesņēnoks, Madars Berhols Fleminas un Oļegs Emilianovs. Moška bāc, Oļegs Malacis, protams, bet, protams, jāskatās tie, kas man tā liekas vinnējuši šoreiz ir, un tas ir Madars un Vesņēnoks. Es domāju, ka varētu būt... Vesņēnoks jau dabūja vēl viens šito tā kā Terminatoru Mošku, bet tad Madars. Nu tad gala atbilde. Kā jūs sakat super bingo? Jo Madars arī. Gala atbilde, es neesmu skatījies. Nē, bet Madars. Pēdējā bumbiņa. Madaram baigi grūti gāja, un viņam bija vajadzīga šī uzvara, un vienkārši kā ēst viņam bija vajadzīga. Labi, gala atbilde. Madars. Tiešām? Nē, nu vienkārši vēl tev laiks pār. Man parāda, lūdzu, bildes. Man grūti, jo Daņika es zinu, un droši vien, kad... Daņiks arī, protams, pēc traumas atnākt un aizstāvēt. Madara vēl iepazīsies. Iepazīšos, jā. Nē, Daņiks arī atnācis pēc traumas, un es pagaies vēl nezinu arī. Tu man visu čakarēji vēl vien. Labi, no laika saki. Bļā, viens. Nebļausties, saki. Nu, davai. Daņik neapvainojies Madars vēl viens, bet tu arī biji monstrs pēc traumas. Labi, neataisnojies. Zini kā, lai tad šajā te kategorijā kaut kas 100 punkti ir savādāk nekā iepriekš. Viņš aizies Daņiku. Es Daņiku, jā. Uz Daņiku. Daņiku, jā. Noteikti vēl viens. Un šajā kategorijā uzvar Madars Berhols Fleminas. Man būs jāiepazīstās. Obligāti jāiepazīst. Īstenībā tas ir īstenībā traki, jo tu pārstāvsim tos, un tu tā kā uzticies, ka LNK šeit visi ir tie paši jaudīgākie. Lielākā daļa, protams. Jā, bet, protams, ka es to virtu. Bet pagaidi, Armandis. Madars bija arī Latvijā, un viņi kopā ar Daņiku trenējās. Tā kā tas mums ir jāpieķerās klāt boksam. Varēs man atriepties uz tiesnešiem tur vispārējo. Pagaid, boks jau nebūs tik vienkārši. Sāksim ar reitingiem. Reitingi vairāk vai mazāk viss ir skaidrs. Gribam pāriet bišķi reitingiem pāri. Protams. Skatāmies, kas mums šeit notiek. Manuprāt, viss ir īstenībā skaidrs. Es viņus varētu būt publicējuši vēlāk, jo mums ir vēl pusstundi tikai palikusies līdz raidījuma beigām. Atkal viss tik likās. Jā, pusotru likās ārpās. Man arī likās pusotru stundu tik ilgi, nekad neesam. Un te tagad... Nē, es jums pateikšu tāds svaru kategoriju, kas var būt tā. Super vieglākā svara. Pirmais numurs Arķoms Rambovs, WBO, Eiropas čempionu titulu pretendents, Aleksandrs Blikenbergs, tur jau Džeki jau tādu, galīgi nezinām. Arķoms Rambovs, mašīna. Ātrs ļoti un vispārējais. Uz olimpiskajām spēlēm divreiz mēģināja tikt uz Rio un arī uz Londonu. Labs čoms arī, un man patīk, kā viņš darbojās. Mums visiem patīk, kā viņš darbojas. Paskatāmies, kas te vēl pa svaru divīzijām. Antons Začes, te šeit varam, šeit nav jēga vispār apspriest. Džeki boksē, labi, ka boksē, bet nekas tāds ievērības cienīgs pagaidām nav sasniegts, bet viss vēl priekšā cerams. Un kas mums te ir pa svaru
Šeit ir labākais pusvidējā svara boksērs, nedaudz izmaiņas. Iepriekš bija Emīls Špīs, tagad ir Ivans Levickis. Un mēs saprotam, kāpēc Ivans Levickis pēdējā cīņa. Šobrīd ir pēdējā cīņa, čempionu tituls, Latvijas čempionu tituls un uzvara Ivanam Levickim. Līdz ar to arī nodrošināta pirmā vieta attiecīgajā svara kategorijā. Un, es domāju, neiesim baigi daudziem tiem kategorijām cauri, jo mums viss ir skaidrs. Vidējais svars, Kristaps Bulmeisters, šeit ir spēc, īstenībā te varētu būt instants Latvijas čempionu titulu cīņas. Bulmeisters pret Oskaru Grossmanu. Vienu no uzlacošiem zvaigznēm. Kristaps Bulmeisters arī ir 2 cīņas aizvadīja rēķina ārpus, Eiropas kontinenta. Un Čāls atgriezies, un tagad ar Sandu Kleinu trenējās kopā. Tas piecinieks ir tāds, četrnieks ir tāds interesants. Un labākais, Bulmeisters, kas nav varbūt redzējis sejā, tad viņi var arī apskatīt. Labākais pusmagajā svarā. Tur jums domājat, kas varētu būt? Loģiski, Ričards Bolotņiks, pašais WBO Eiropas čempions. Otrais Ralfs Vilcēns. Un tad tur ir Denis Saudons. Abi brāļi, abi brāļi. Viņi brāļi no Tukuma, starp citu. Un 5. ir Andrejs Pokumeiko. Bokserkā viņš ir daudz augstāk, mūsu reitingā viņš ir zemāk. Tāpēc, ka viņš paziņoja par karjeras beigām, tas ir viens. Mums ir bijis savādāk tā pieeja reitingiem. Man patīk attieksme Ričarda un Ralfa. Viņi tik pozitīvi cilvēki ir. Ričards Bolotņiks te var redzēt, ka zvērs izslauva, kā viņš sevi ir pats dēvē. Viņš ir jautrs un pozitīvs. Es domāju, ka viņš gan no boksa dzīves izsitīsies ļoti augstu boksa dzīvē, gan arī marketingā viņam labi aizies, jo viņš ir tāds. Pirmais smagais svars. Zini, kas? Labākais. Loģiski. Mairis Briedis. Kas labākais arī pasaulē. Grišuņs otrais. Jā, Grišuņam man šogad bija viena titula cīņa. Ar Fabio Turčī zaudēja. Trešais Arturs Gorlovs. Arturs Gorlovs, iepriekš top klases kickbokseris, kurš bija cīnījies abās šā brīža augstākās līgās. Kunlun fightā. Un arī Glorija. Reinsparozov 4. kurš nesen arī pa titulu cīnījās, Arturs Kuļikauskis, kurš slavens ir kļuvis pateicoties uzvarai pa Juriju Kajambri Kalengu, bijušo WBA pasaules čempionu. Briedis. Briežu mēs attēlu visi zinām. Tas ir tā kā sinonīms boksam. Mairis Briedis. Boks. Ločiks. Jā, boks, Mairis Briedis. Tur vairāk nav ko teikt, vienkārši maliks. Bet zini, kas ir interesanti svara kategorija? Smagais svars. Smagais svars. Bokserkā tur ir tāds tur pirmais numurs ir Kristaps Zutis. Un kā jums liekas, šeit būs Kristaps Zutis pirmais numurs? Bet es neteikšu to žūrī, jo Zutis jau tāds ļaunatminīgs. Bet es uzskatu, ka ļoti, ļoti korekts. Skatāmies. 5. Eriks Kalašņikovs. 4. Kaspars Kambals, kurš visticamāk atgriezīsies. 3. Edgars Kalnārs, bijušais pirmais smagā svara, super smagā svara Latvijas čempions boksā. Toreiz tas saucās internacionālais, tad viņš uzvarēja Franklinu Egobi, ļoti spēcīgu bokseru. Savulaik arī Kalnāram bija līgums Vācijā, ļoti labi boksēja. Tagad 41 gads vēl joprojām boksē. Es domāju, būtu loģiska cīņa. Edgars Kalnārs, Kaspars Kambals, 2 veterāni, virs 40. Tas būtu ļoti. 2. Kristaps Zutis. Nesen ar skandālu izcēlies boksers. Pirmais bija Rikards Biģis, pēdējo cīņu aizvadīja Polijā. Pēdējās 2 Marcinu Neiman vinēja, vietējo slavenību, un līdz ar to viņš ir tajā vietā, kurā viņš ir pēc Best for Sport TV versijā. Ričards Bolotņiks, bet Rikards Biģis izskatās šādi, ar cietu lielu bārdu, daudz medaļām. Tātad var redzēt, ka ir startējis ne tikai šajā sacensībās. Viņš kaut kur. Viņš arī jūs redzējāt reitingā MMA, viņš arī iekšā. MMA viņš labi sitās, boksā viņš sitās. Tagad, ja viņš uz MMA vairāk iet un... Jā, viņš tur iet uz MMA. Normāli mačī. Ko več? Tagad pats interesantākais. Kāpēc pats interesantākais? Te var kāds kļūdīties. Te būs. Sāksim ar ko jāsāk? Jāsāk ar kaut ko jaunu. Sāksim ar gada pienācēju, jeb gada atklājums. Un šeit būs bokseri, kur ir profesionāļos debitējuši pirmoreiz. Šis ir debijas gads, kurā viņi ir parādījušies, kādam paticis, kādam nepaticis. Es zinu, kurš. Man liekas kaut vai. Vai paskaties. 3 pretendenti. Kristaps Zīle, top kickbokseris, kurš šities Glorijā bija pirmais 2012. gadā, kas Glorijā sitās, tikai Gorlovs pēc tam. Elis Veisbergs,
ļoti jauns un talantīgs puisis no Saldus, Sergejs Marčenko, bijušais aktieris. Top klases aktieris. Viņš ļoti labi, viņš spēlēja Krievu drāmas teātrī un vispārējo. Viņš jau filmās arī filmējies. Viņš tādā brīdī, kad mēs trenējamies, mēs kopā, kā bieži vien patiekamies. Kuru tagad, lai pasaka, kurš ir labāks bijis? Es īstenībā domāju, ka tā visa pārsteiguma, kas notika, ka Kristaps Zīle. Ko tu viņš tur tā pārsteidz? Vienkārši negaidīt. Es pateikšu tā, kas bija interesanti tajā cīņā ar Kristapu Zīli. Viņš cīņa iznāca galīgi norakstīts. Kickboksā, viņš ir top klases kickboksers, bet jūs kāds atceraties, ka viņš izcīnīja kādu uzvaru ar nakautu, izmantojot rokas? Neviena. Viņš nekad nav nakautējis ar rokām. Viņš vispār maz nakautē. Viņš ļoti strādā kājām, bet salīdzinoši maz nakautē. Ar rokām viņš vienmēr tika apsaukāts par kickboksa vājākajiem rokām. Kas, protams, īsti nevar būt patiesība, jo viņš ir augstākajās līgās. Principā, nevar būt tādas vainas. Nevar, jā, bet, ja tā skatās, ar rokām viņš nekad nevienu nebija izslēgts. Viņš ar kājām, jā. No kājām. Iznāca Milans Volkovs. Tā brīža pirmais numurs smagajā svarā. Man labs čoms, bet... Labs čoms. Milans Volkovs iznāk ārā, cīņa sākās. Zīle pat īsti nemācēja stoiku. Viņš tur savā tajā kickbokser stoikā izlaid vienu sitienu, 5. sitienu. Jā, iemācījās stoiku. Jā, kustēties. Aizsardzībā arī samainījās. 2. rauns jau sāk labāk. 3. oj. Sākās. Un Kristaps Zīle izcīnīja savus karjeras pirmo neizšķirt. Jā, te ir jautājums, vai tās bija labs tiesneša lēmums, pareizs vai nepareizs, bet mēs jau atklājām, ka tiesneši neviens netiesā. Tā kā lēmums bija uz to brīdi iespējams... Tur jau nebija viena tiesneša lēmums, tur jau ir... Vairāk, jā. Pagaid. Es pat tiesnešiem kādreiz varētu pastāstīt, kā notika olimpiskajās spēlēs, ko man stāstījuši kolēģi. Tāpēc tur mēs varētu atsevišķi stāstu izstāstīt. Tas būs kādreiz... Atsevišķi raidījumu. Kā, jūs zināt, kas ir pēc Rio olimpiskajām spēlēm? Jā, tur visi tiesneši tika diskvalificēti. Un arī visa federācija ir diskvalificēta starptautiskā. Un tagad starptautisko boksu tiesā vingrošanas federācija. Tā kā veči. Ja liek atzīmes lielas, zinu, tur kaut kāds, cik viņiem tur 88 tur iet. Bet vēl viena lieta jāsaprot. Soproņenko nonākšana boksā nav nemaz tik nejauši, jo redz, visu boksu pārņem vingrotāji. Tā kā viss ir loģiski. Ok, veči. Gada pārsteigums. Apskatāmies vēlreiz. Kristaps Zīle, Elvis Veisbergs. Es lieku Zīli. Šoreiz es lieku Zīli. Pagaid, tagad muzika. Viss kārtībā, Kristaps Zīle. Viņš patiešām bija pārsteigums. Viņš pat man bija pārsteigums. Viņš visiem bija pārsteigums. Man arī bija pārsteigums tad, kad es saņemu to fight kārtu un kad, nav pie viņa nav kā viens, tā kā, ne, viņš boksā ies ārā. Wow. Nē, Džeks, viņu gribu redzēt boksā. Un tagad būtu ļoti loģiska cīņa Arturs Gorlovs, Kristaps Zīle, kur savas attiecības toreiz jau kārtoja kickboksā. Un tagad boksā būtu. Es domāju, tas. Ko varētu? Nē, ar Gorlovu toreiz nokauts bija. Jā, zaudējām Zīli. Jā, bet veči, boks tas jau būtu Zīli tagad tāds jaunatklājums. Tie Džeki arī ap divi jaunie. Viņi vēl sasniegs, viņi būtu vēl daudz pārsteigums. Zīli jau nobriedz boksers. Lančiks izsitīsies, viņam cik gadu viņš taču vēl ies ārā, un es domāju, vēl liks nost. Abi divi, gan Elvis, gan Marčenko, tur vispār jautājumu nav. Tie puikas ir perspektīvi, viņi sitīsies, viss būs kārtībā. Oj, mierinājamies par tiesnešiem. Noskaidrosim labāko boksa tiesnesi. Arī subjektīvi, jo boksa federācija ir ļoti daudz tie tiesneši. Tu ar man droši vien visus arī pat neatceries, jo tas ir tā. Bet es domāju, ka viņam ir vairāk te nekā man. Es jau pat zinu, uz ko es laikam likšu. Jā? Es tur neesmu. Top 3 tiesneši. Valērijas Ragozins, pasaules apceļotājs, viens no boksa pionieriem. Jegors Atjomovs, visu asiņaināko cīņu tiesnesis, visās, kur asinis, kur skandāls, Zutis, kur Zutis šatā pēdējās minūtī, tur viņš bija. Kur asinis, tur Jegorovs. Tad tu uzreiz zini, ka cīņā ir asinis, tad tu zini, kas ir tiesā. Un vēl savs kaģitis, kādreizējais kickboksers, arī boksers. Arī, viņš ir, man liekas, tiesājis visvairāk cīņās, gan sānos, gan ringā. Tāds ļoti, ļoti aktīvs. Viņš, man liekas, nevienu turnīru nav izlaidis. Ja tur Ragozins kaut ko izlaiž, Gorovs kaut ko izlaiž. Es domāju, Valērijas.
Nezinu, kāpēc. Armand. Tu vairāk tā. Vienkārši viens otru nekopēt, lai mēs varam Jā, man ir savs kaut kāda nominācija attiecīgi. Es droši vien Arķumam gribētu to iedot. Kāpēc? Tāpēc, ka... Nē, pat tas arī tā, kad viņš diezgan laicīgi visu aptur. Kad es tā skatos arī, protams, ka vienmēr ir ringā. Es gaidu, kad ringa malā gaidu, ka beigsies vai nu rauns vai nu cīņa. Ja, un te es jau dzirdu patiesībā, kā tur attiecīgi arī tur federācijas vadītāji vai aizrāda vai neaizrāda. Nu, patiesībā Arķumam baigi maz ko saka parasti. Valērijam aizrāda baigi, ne? Zini, kā tur arī jau, protams. Bet es saku tāds, kad jaunais perspektīvais attiecīgi un tā, un arī pēc tā, attiecīgi, kuru turni, man vairāk, protams, ka sanāk ar LNK strādāt, ja, un tad... Armand, mums nav laika. Arķums Igorovs. Nu, ko, veči? Liekam mūziku? Jā. Trīs varianti ir, un šajā variantā labākais Valērijs Ragozins. Vaļera, jā. Valērijs, jā. Man vienkārši tā, ka viņš tāds rūdītais, un es vienkārši tā uzreiz automātiski. Es teikšu tā, ka Valērijs Ragozins, tas ir čempions ringā, čempions ārpus ringa, čempions visu. Tas arī man uzreiz zina, kā cilvēki, tie īstenībā, visi trijo, Malači, Valērijam vienīgais, ko aizrāda citreiz, ir, klausies, beidz filmēt tur laivā. Klausies, raksti punktus. Ja? Viņš paņem nozogu visu to ēteru. Viņš tur vienmēr arī ļoti, ļoti labi zina. Bet pareizi ir jārāda. Ne visi var klātienē būt, ne visi var pa televizoru skatīties, tad vismaz ar sociāliem. Baigi interesantā nākamā nominācija. Gada 8-paka. Zini, ko tas atkal kaut kas jautrs. Kaut kas jautrs. Čaļiem, zin kā, boksā saka, muskuļi nav vajadzīgi, tā presa neko neizsaka. Bet bokseri vienmēr sparingos, kad sevišķi jaunieki atnāk, davai pārbaudīsim tev presi. Tā kā visam loģika. Un kāpēc 8-paka, nevis 6-paka? Visi šie džeki, kas būs nominēti, viņiem visiem ir 8-paka. Viņiem ir 8 kvadrāti. Tā kā es domāju, ka tā nevarētu nebūt godīgi, ja viņi nosauc pa 6-paku. Tas tā kā viņš būs aizvainot. Un šajā nominācijā pretendē Staņislavs Makarenko, Juris Zundovskis un Ričards Bolotņiks. Redzam, džekiem visiem ir gana labi. Jāpieiet tuvāk un jāpaskatās. Tur pat 10 paka varētu būt arī kādam. Bet džeki nav tā amizanti. Džeki, presi vērtē. Es vienkārši kuram tur. Kuram, iedomājies, šitam smuka presi. Var pārprast. Var pārprast, veči. Man vislabāk patīk. Ko, teikšu tā, šajā žūrijā bija tikai meitenes, kas mums pārbaudīja. Tā kā jums ir diezgan tāds stulbs situācija. Saka, nevienu nepatīk. Es došu Ričardam noteikti. Pēc, ka tās viņa ķermeņa transformācijas, ko viņš izdarītu. Jā, bet taisīsim zolī. Pateikt, šis ir šis gads. Pagājušajā gadā viņam prese uzvarētu visos reitingos, arī bodybuildingā. Šeit nav bijis bodybuildings, bet prese, tas tā kā boksā asociācija. Prese tur vajag, bet paskatāmies Povetkinu, Andy Ruiz un tā tālāk. Viņam nav presa, viņam ir vismaz redzamā. Es laikam likšu Staņislavs. Staņislavs Makarenko. Es pie Rīča palikšu. Lai zin kā ir kādi, jā. Lai nav, visiem viņiem ir normāli. Kad Rīčs zinās, ka viņš man vairāk patīk nekā Stasīgi. Tas man arī patīk, ļoti respektu. Man ar Rīču arī. Ja sākam tā, Rīču arī ļoti labi, man viņš patīk. Es jau viņu jau tikko. Džek, davai bungas. Davai. Jums par pārsteigumu Juris Zundovskis ir labākās preses ieguvējs. Juris Zundovskis vēl boksā varbūt nevienu titulu nav saņēmis. Šis būs pirmais, kad Juris Zundovskis... Zinās, tad 8-paka. 8-paka 2020. Šīm skatīsies. Mums abiem galvenais. Nebūs tā, ka viņš šādu jā, uzreiz taisīs. Tā kā Juri presi. Turi presi. Es domāju, tavu presi vērtēs. Turi buru, turi presi. Viņa presi tagad vērtēs. Kuram tā ir? Dzīvojā, kuram tā prese? Tā kā es domāju, ka viņam būs... Punkts pēc šī raidījuma viņam followeri piesakosies. Viņš gribēs paskatīties. Bet, Džeki, tāda nominācija nav bijusi. Gada neizšķirts. Šogad neizšķirt ir tik daudz, kā nekad visā, nezinu, kuru gadu būtu tik daudz neizšķirt. Bet ir bija 3 tādi neizšķirt. Vismaz 4 bija strīdīgi neizšķirt.
Trīs ir izvēlēti. Vai es visus būšu redzējis, tagad jāapskatās. Arturs Gorlovs, Filipe Nsue, Milans Volkovs, Kristaps Zīle, Oskars Grosmanis, Anatolijs Burģāns no Ukrainas. Nu, Džeki, es teikšu tā, neizšķirti visi bija spēcīgi. Nu, Gorlovs, Filipe Nsue, tur viedokļi atšķirās. Milans Volkovs, Kristaps Zīle arī atšķirās, vai vispār tur vajadzēja neizšķirt. Un Oskars Grosmanis, Antos Burģāns sitās līdz pēdējai sekundē. Nu, bija ļoti līdzīga cīņa. Visas bija ļoti līdzīgas. Ļoti līdzvērtīgas. To, ko tu arī teici pēdējā Oskars, nu, jo visas pārējās bija tomēr, nu, no manis. Kādam bija citam jāvinē. Nu, jā, kādam bija jāvinē. Jā, kādam jāvinē. Tāpēc es teiktu. Teiksim, kuram? Jā, nu, nē. Kādam bija jāvinē. Oskars. Kur Oskars? Nē. Kur Oskars? Oskars bija tur bildē. Jā, nu, es saku. Armand? Man liekas, ka arī visas cīņas esmu redzējis. Jā, tu redzēsi. Tā kā tagad nenoliks no šīs situācijas, ka ķipa nejauši. Jā, šito es nepazīstu, šito es nelieku. Nē, es tad arī došu uz Oskaru, jā. Paskatieties vēlreiz. Bildi. Kā saka, Nē, man patīk, Kaspar, tu komentē, jā, kad pirmajās iespējams, ka bija jābūt uzvarētājiem, jā? Un kad tur tiešām ir tā, ka es pat neatceros, cik tur punktu sauc vai vienkārši. Jā, es tiekam uz Oskaru. Tur bija tā, viens tiesnes atdeva vienam, otrs otram. Trešais neizšķir. Tā kā tas bija split decision draw, tas nozīmē to, ka tas ir vislielākais tāds smagākais nešķirs. Tur varēja būt viens vienēt. Nē, vistīrākais nešķirs būtu, ja visi būtu trīs. Okay. Šeit ir tā, ka viens vienam, tā kā vienam tiesnesim likās, ka šis vinēja, tas ir ļoti līdzvērtīgi. Otrs otram, tā kā divi... Otrs pēdējais negribēja būt nelietas un pateica, davai split. Veči, davai nečkarējamies, davai draudzību, lai uzvar. Nu, veči, kas šoreiz uzvarēja? Nu, paliekam, nu. Jau vēlā, jūs esat gudri veči. Jā, Oskars uztaisīja gadu nešķirt, ļoti laba cīņa, skatām cīņu. Tur varēja iedot vienam uzvaru, iedot otram uzvaru. Neiedeva nevienam, man pat ļoti labi izgāja no situācijas tiesneši. Nu, tā bija cīņa, kur ir pelnījusi kādu titulu. Un šis šoreiz būs gada nešķirt. Oi, nākamais tituls. Ziniet tā titulu, vispār jums stātaties priekšā, kas varētu būt gada spēcīgākā bārda? Jūs ap bārdainie, es domāju, jums ir dažāds lomas šobrīd. Es domāju, ko nozīmē kaut ko iekar smagu, tur nes vai kaut kas tāds. Zināt, ko tev ar man tas asociējās? Nezinu tā, ka droši vien, ka sit pa to bārdu un nejūt, ka sitiens. Atpats sitiens. Cauri neiziet. Nu, gada bārdi šeit var būt dažādi. Te var izskatīties labs griezums. Te var būt man vairāk tas žoklis. Kuram labāks barbers? Vairāk uz to izskatu es vēl. Kurš ilga... Kā tu varēsi novērtēt? Nu, labi, gada bārdā. Skatāmies. Nu, vispirms te var noskatīties, kuram labāks bārdars bijis. Nu, jūs jau veči gan jau apmeklējat. Jā, man pabrīžam, zin kā. Es uzreiz dodu Ričardam gada bārdu, tāpēc, kad ar viņu vismazāk ar bārdu mēs esam redzējuši. Zauru mēs, man liekas, bez bārdas gandrīz vispār neesam redzējuši. Viņš kā vienu dienu noskuja, tā otru dienu akal ir bārdu. Viņš jau no 12 gadiem ar bārdu. Jā. Artur arī visu laiku. Arī bez bārdas neesmu redzējis, jā. Bet Ričs atkal, ka viņš tur bija uzaudzējis to bārdu un netipis, viņš tiešām pēc lauvējiem tādu izskatījās. Jums abiem ir hokeja saistība, arī viņam ir hokeja. Viņš hokejs, nu taču zina, kā Ričards. Jā, māticība. Jā. Nu kā, hokejs pirms play-offiem. Jā, ka tu nevies nost, tieši tā. Nu tā kā visi kārtībā. Viņš tāds, nu teiksim, bārds bez bārdas. Nu, visu laiku mainās. Bet ja ir gada bārda, tad nevar. Nē, nu tur var būt visādi. Bet ar to gada bārdu viņš arī to gadu cīņu paņēma. Labi, mēs vēl nezinām, vai tā gada cīņa. Tā kā mēs vēl līdz tam tiksim. Nu davai, sakiet. Ričards. Tas ir tu pēc smukuma? Nē, pēc visas tās loģikas. Pēc tavas loģikas. Jā. Man jāpaņem kaut kas cits, lai būtu interesanti. Nu, kas ir interesantāks varbūt? Nu... Bet viņam būs stāsts pēc tam kaut kāds par gadu bārdu. Jā, man būs... Labi, Ričards arī. Tad Ričards, jo viņš to... Davai paņem kaut ko. Nē, viss Ričards. Paņem Zauru, tāpēc, ka būs stāsts droši vien par Zauru. Davai Zaurs. Bet, Vasies, viņš tev šitā varbūt zaudēs. Vai kāds hitrīs? Bet es esmu pa vienu punktu priekšā, es varu atļauties. 2 punktiem es priekšā. Nē, 1, jā. Jā. Nu, ko maucam?
Jums par pārsteigumu Arturs Gorlovs. Es pateikšu, kāpēc. Tāpēc, ka Gorlova bārda viņu pēdējā cīņā izglāba pret Tensui. Viņš tik daudz sitiens noķēra. Viņš gāja kā ritīgs cīnītājs ar raksturu. Nu, viņa bārda. Es neredzēju to cīņu, tāpēc es nevaru pateikt. Man ir kaut kāda māsa. Bet redz, sākumā bija tā doma, ka tā bārda atvairīja daudz. Arturs Gorlovs, viņš izturēja, ja kāds, es nevaru iedomāties citu pēc šādas cīņas, ir daudz izlaistiem. Es iekšēji īstenībā gribēju pateikt Gorlovs. Jā, nemalēju, bet tiešām. Ko tu attaisnojies? 0-0 šajā nominācijā. Bet veči, 1 punkts, Kaspar. Bet tu redzēji, kā taktika jau vilni. Tu saki šito. Armāns Hitrīs. Es jau zināju, visu laiku no malas neskatās super bingo. Tagad tu saproti, kas tur notiek super bingo. Jā, griež šito, ņem šito, bombari. Tā būs mašīna. Tā būs, viss kārt. Jā, tā veči, mums ir jāiet tālāk. Armāns, šitā tev patiksies nominācija. Gada Ringa konferencē. Ringa konferencē. Te būs interesanti. Kas par tu domā? Šite būs daudz jādomā. Nominanti 3. Antons Semiņaks, Jānis Eisaks un Armands Simpsons. Saprot, Armand te ir tāds, varētu tā kā dot Armandam, pareizi. Bet es taču esmu sastādītājs, iedomājies, es esmu diez vai. Tu dari visu laiku kaut kādu šitās te nepatīkamās lietiņas. Iedomājies, zini kā ir, ja man tagad būtu jābalso, es liktu uz Armandu, tas būtu tikai godīgi kolēģiem iedot. Principā tev būtu jāliek uz mani. Es jau tā arī darīšu. Trešais bija Lauris? Lauris nebija, bija Antons Semiņaks. Lauris šogad nav, kā saka, nevienu vadījis. Antons Semiņaks arī forši vada, viņš tos visus getiņus taču. Jā. Es teikšu tā, es šogad nevienu lielu pasākumu neesmu vadījis, tikai tēm ringus, un, bet es labi vadīju, man liekas. Vecīt, ko nekā, nevajag salīdzināt. Nesaukšu nevienu, saukšu Antonu Semiņaku. Nesaukšu nevienu. Nē, saku, Antons Semiņaks saukšu. Pagaid, tad Armands? Es jau pa sevi nevaru. Tevi es arī nesaukšu, tu izstāstīji, ka tu daudz neesi vadījis. Tāpēc es vienkārši, lai nebūtu, tā negribas ar jums ir kašķi, zin kā es izvēlēšos Antonu. Ap divu pa Antonu. Jā. Zin kā, gribat? Raidījums beidzās. Es īstenībā esmu baigi gribēt. Jānis Eisaks? Nē, šoreiz nē, Armands Simpsons. Apsveicam Armandu 2 gadus pēc kārtas. Malacis. Kādreiz šo titulu no 2012. gada līdz pat 18. gadam ieguva Vernesa Kimos, tagadējais Tukuma 2000 prezidents futbola klubu, Virstīgas futbola klubu. Viņš tad bija vēl cīņas sportā, viņš to titulu, tu tur biji trīniekā, visu laikā tu atnāc, tu trīniekā biji. Jā, bet tagad šobrīd es nezinu, kurš tev var pārspēt. Armand? Viņš visu laiku tikai pazina viņš, es vienkārši zolīdi izdarīju. Un respekti ir liels, tiešām liels gods. Tu, Vecīt, varu padzert šito ieliek mums arī to energy drink, tā kā atzīmēsim tavu to uzvaru šajā aptaujā. Ko, jāiet ātri nākamajam aptaujai. Gada apspriestākā cīņa. Es domāju, jūs zināt, kas tur būs. Momentāli jau skaidrs. Airis Briedis, Juniors Dortikos, Kristaps Zutis, Nikitas Smirnovs un Ričards Botņiks, Serž Mičels. Gada, protams, Mairis noteikti aptur nav. Par pārējām, protams, visu kaut ko var pastāstīt. Krūta, Ričards. Gaidījis, Ričards ir vispār monstrs. Bet Zuta arī apsprieda. Vēl joprojām apspriež. Jā, bet viņu apspriež, bet viņu nezina tik daudz kā visu apakšējot. Jautājums nav. Te var viskādi apspriež Latvijā, apspriež visā pasaulē, vairāk presē rakst. Kuru mēs ņemam? Jūs ņemat. Briedzi. Es zinu, ka visi apsprieda un 100 punktu, bet diemžēl pēc tā izgājiena pēdējā cīņā ar karstajām galvām, ko Zutis ar Nikitu sataisīja. Jā. Lai ir. Ko? Es Briedis, viņu Zutis. Es ņemu Zutis Smirnovu. Zutis Smirnovs priecāsies, ka tu viņus ņēmi, bet īstenībā Mairis Briedis. Mairis Briedis nevar pārsist. Mairis Briedis nevar apspriest. To visa pasaule runāja. Pa Kristapu Zutu arī runāja, bet tu runāji lokālā līmenī. Kas zina un vispārējā. Tieši tā, arī par Ričardu varētu runāt, bet viņš tomēr vēl joprojām ir ēnā. Viņš vēl ir brieža ēnā. Vajag skrobīgi vienīgais, ka man ir ar Junielu, man ir bilde vēl, kad varēja ar skatītājiem būt, jau bija pagājušā gada, šī gada, kurā tur maijā, bet martā bija tā cīņa. Jā. Katrā ziņā Juniels bija arī pie mums uz Dinamo spēli atbraucis.
Tā kā arī jostu atvedu un visu ar viņu es nobildējos. Nu, protams, viņam novēlēju veiksmi pēdiņās, kad tiksies arēnā ar Māri. Jā, uz Škrobeka līdz Mārim netika. Māri man nav bijis. Veči, bliežam tālāk. Boksā šogad dod daudz cīņas. Nu, jāparunā par gada finišu. Te nakauts, tehniskais nakauts. Nu, teiksim tā, 2 varianti ir. Un šeit uz gada finišu pretendē Ričards Bolotņiks uzvar pār Seržu Mičelu 2016. gada Rio Olimpisko spēļu dalībnieku pārstāvot Vāciju. Arķems Ramlovs 2. raundā uzvar Turku Ahmetu Čičeku. Emils Špīs 3. rauns pār Itāliju neuzvarētot uz to brīdī Pideli Paoli. Nu, veči, visas cīņas ir redzētas. Ilgi nedomājam. Rāmvils. Rāmvils? Tāpēc, ka varbūt 2. rauns. Nu, labi, bet, nu, labi. Davai, te nekaulēsimies. Nu, labi, davai. Tā varētu Ričards, bet, nu, Rāmvils. Rāmlovs. Jā, Es Ričards. Rāmlovs. Jā. Rāmlovs 2. raundā izcīnīja nakautu. Un, jā, nu izskatās, ka Kaspars šobrīd ir izteiktā vadībā. Nu, jā, redzams, nu, tev nākamgad būs spēcīgāks. Nākamgad varēs riepties. Nākamā nominācija - gada čempions. Nesaku gada boksers, gada čempions. Jo čempions nenozīmē, ka viņš ir labākais boksers, jo par čempionu šobrīd viss kaut kas varbūt. Nē, šeit jautājumu nav. Te visi, kas būs čempioni, ir īsti čempioni. Būs noteikti grūti. Briedis, Ričards vēl viens. Un tu te pasaki. Ričards Bolotņiks, Ivans Levickis un Mairis Briedis kandidē uz šo titulu. Ričards Bolotņiks, pašreizējais WBO Eiropas čempions, kurš uzvarējis MTK globāla turnīrā. Ivans Levickis, nesen kronētais Latvijas čempions boksā. Mairis Briedis, IBF pasaules čempions un supersērijas 2. sezonas uzvarētājs. Nu, draugi, šis ir ļoti neinteresanti. Mairis, es arī. Nu, bez bugām. 1-1, Mairis Briedis. Loģiski. Mairis Briedis, to, ko izdarīs Mairis Briedis, ko darīs Mairis Briedis, to pārsist nebūs tik vienkārši. Un vienīgais rekords, ko viņš nav uzstādījis, viņš nav nebija pirmais, kurš bija pirmajā smagajā svarā, pirmais numurs. To izdarīja Jurijs Vauļins savulaik. Tu zini, kas ir Jurijs Vauļins? Ir dzirdēts. Jurijs Vauļins ir padomu laiku bokseris, kurš pirmais ASV. Zini šito, Džek? Šitas ir Jurijs Vauļins. Zini pēc viņa tēla, kāds filmu varonis radās? Rekšies, ne, Skatāmies, Reku, kā pasies, nu, ir kaut kas līdzīgs. Abiem sarkanie šorti, abiem sarkanie zābaki, tajā laikā jau nekas tāds nebija. Pēc Reiņa izskatās. Tā kā saprotam, mums Jurijs Vauļins ne tikai pirmais UFC, ne tikai pirmais Amerikā no padomu bokseriem. Viņš ir daudz kur pirmais. Labi, līdz tam mēs tikām gada čempions noskaidrots. Jānoskaidro, kas tā gada cīņa bija. Un gada cīņas pretendē Ričards Bolotņiks pret Tyson Furija brālēnu Jose Bertonu, kas notika šeit Latvijā, kurā 10 raundas cīņā. Bertons tika sists no 1. līdz pēdējiem raundam. Mairis Briedis, Juniors Dortikos, IBF čempionu josta, Vahrams Ordaņāns, Jona Segu arī ļoti saspringta cīņa. Ja teiktu akal apkārt cilvēkiem, nu, vispārējais, te visi ņemtu Mairis. Protams, ka Mairi ņems, jā. Bet tā man, nu, protams, kad man patīk, ka Bolotņiks parādījās, un tā bija tāda gada cīņa, man liekas. Kas? Mairis pats par sevi ir monstrs. Bolotņiks, viņam Mairis jau ne pirmo reizi. Nu jā, bet man nav nekas cits neatliekas Mairi, protams, ka tikai un vienīgi, jo tad jebkuram, kurš pat arī nezina, kas ir Mairis Briedis, viņš zina, kas ir Mairis. Nav tāds Mairis, nezinu, kurš nezina Mairis. Un arī Juniāli tā kā visi zina, ka... Mairis Briedis, viņš ir jebkurā gadījumā. Te pievēršat uzmanību. Gada cīņa. Cīņa nevis, te var būt gada cīņa svarīgākā, titula cīņa, bet mēs bija gada čempions. Tā kā pievērsiet tam uzmanību. Cīņa kā tāda, kur bija, visas bija ļoti sīvas. Ļoti sīvas. Nu labi, Bolotņiks cīņa nebija sīva. Tur bija testēja Jose Bertonu galvu. Normāli vienkārši. Labi. Bolotņiks? Jā, likšu, jā, lai būtu. Armāns? Nu, Mairis paliek. Mairis Bolotņiks. Šeit Bolotņiks. Apsveicam Bolotņiku, jo cīņa bija fantastiska. Fantastiska cīņa un fantastiska uzvara un nonākšana finālā pret Seržu Mičelu. No, gada cīņa noskaidrota.
tagad jānoskaidro gada treneris. Vai, veči, nu te būs. Te būs, visi treneri būs. Atkal grūti, nezinu. Būs ļoti grūti. Jā. Es jums arī izskaidrošu to, kā saka, to sāli. 3 skaidrs, Dmitrijs Šikojs, Brieža un Bolotņika treneris. Jā, viņam jābūt. Jā, skatāmies tālāk. Dainis Daņiļevičs. Trenē Reinis Porozovs, Mārcis Grundulis, Frančesko Gepārds, Emils Špīs, Aleksis Docenko. Nu, Aleksis Docenko es vispār redzu, viņš ir monstrs. Docenko, kad briedis citās ar Dortikusu, Docenko sekundēja Bolotņiku cīņā pret Metonu. Viņš līdzi visur, viņš visur ir palīdzējis. Tagad ir jautājums. Viņa jau Dmitriju Čomu arī, zin kā. Nu, labi. Tagad ir jautājums. Kurš tie džeki visi ir boksa treneri ar lielo burtu? Es nezinu tagad, to teicu. Ja vēl būtu Santis Klēns šajā četrniekā, būtu četrnieks, būtu vēl grūtāk izvēlēties. Bet nu šeit, mēs saprotam, šeit ir 2 tādi smagsvari, viens vēl pusmgaisvars. Kurš? Nu, es ģimam dodu. Nu, es arī īstenībā. Jā, veči, te nav ko domāt. Dmitrijs Nikolais ir gada treneris. Nu, nav jautājumu. Viņš sagatavojas 2 top boxers. Kas ir? Tur jautājumu, tur es domāju, pat nevajadzēja domāt. Es brīnos, ka tu tā vilku valodu. Nē, man ir, protams, vienkārši man visi fascinē. Zin kā, es no visiem pats vēl joprojām mācos daudz ko skatos, kā viņi to dara vispārējo un izmantoja to pie saviem džekiem. Man ir tikai respekts pret viņiem visiem, zin kā, monstri. Nu, ko pēdējā nominācija, protams, ir pats svarīgākā nominācija. Un svarīgākajā nominācijā mēs noskaidrosim Latvijas krūtāko bokseru. Un labākais Latvijas bokseris ir kurš? Vai nu Mairis Briedis, Rišards Bolotņiks vai Nikolais Grišūņins, kuri visi šogad cīnījās par tituliem, 2 izcīnīja? Jā. Nu, veči, nu, es domāju, kas? Mairis? Jā, bez domāšanas. Jā. Bez bungām arī nevar. Viens Mairis Briedis. Loģiski, kurš tad var būt šo titulu īpašnieks, ja ne Mairis Briedis? Ar Mairi Briedi šobrīd sacensties ir principā neiespējami, jo tas vīrs ir lauzis visus stereotipus un visu pārējo. Bet pa viņu nav ko vairāk, jau zin kā, Latvijā taču. Veči, bet ir tāds reitings. Mūsu Beso sporta sastādītais reitings visu laiku labākie bokseri, kuri iesaistīti gan aktīvie, gan arī jau karjeru beigušie. Un skatāmies, šeit bez variantiem pirmais numurs Mairis Briedis, otrais Jurijs Vauļins, ar kuru mēs runājām, Elvis Mihailenko, Vauļins un Mihailenko, principā Latvijā nav cīnījušies. Jurijam Vauļinam viss ir aizokeāna cīņas, Elvis Mihailenko tikai viens cīņa Latvijā. Ernests Gutmans, 1924. gada Parīzes Olimpisko spēļu pārstāvs. Tā arī Parīzē palika pēc Olimpiskajām spēlēm. Boksē profesionāļos ar vārdu Umberto Gutman, bet īstenībā iztēvātā Ernests Gutmanis. Viņš 4. pozīcijā ir Rišards Bolotņiks. To mēs runājām. Nikolais Grišūņins, 2 Eiropas čempionāta bronzas medaļnieks, profils, tagad viņš arī cīnās ļoti labi. Andrejs Barabanovs, lai viegli smilts. 2. vieta pasaules čempionātā junioriem 2003. gadā uz Sidneju varēja tikt. Tur baigā vēsture, tur es varēju pastāstīt. Kaut kā citreiz Ārķems Ramos, 8. vieta, arī aktīvs boksers. Jurijs Boreiko, 1. latvietis pasaules čempions. Labi, ne varbūt tajā pašā prestižākajā versijā, TVBA versijā. Bet 1. čempions. Viņš Vācijā bija biedrs. Viņš kā 4 uzvaras Vācijā pret neuzvarētiem bokseriem. Vienkārši. Viņš bija tāds, un Antos Feģuņins, kādreiz baigais boksers bija, kur no boksu principā izsilpa tādēļ, ka viņš gribēja pārmācīt visu boksa sabiedrību, jo latvieši uzskatīja pa maisiem, čāli izsauc uz sparingiem, ko viņš tiem čempioniem negribēja padoties. Un vienu čempionu, otru čempionu. Zin kā, liekas, pelnušķīs stāsts būs, vai kur čempions ņemam kurķiem. Vecīt, tu mums nes vajadzīgs. Viss tā viņš pazuda. Šobrīd viņš dzīvo Tenerifē, trenē tenisistu, starp citu Ernestam Gulbim viņš arī lika fizisko sagatavotību. Daudz ir top tenisistiem. Un starp citu viņš arī Borodavko fizisko sagatavotību mūsu džudistam. Es arī biju pirms dažiem gadiem Tenerifē 2 nedēļu treņu nometnī, ar viņiem bija ļoti interesanti. Un Bolotņiks, tas ir mašīna. Viņš tagad ir crossfit, ir galīgi aizrāvies, bet es viņu tā kā cenšos pierunāt uz MMA. Ar Ženi Borodavko es necenšos pierunāt. Es tieši Antonu Feģuņinu cenšos pierunāt uz MMA. Man gandrīz izdevies. Varbūt izdos. Vēl viss priekšā. Viss vēl priekšā.
Nu, ko, kungi? Es domāju, ka mēs daudz ko tādā ātrā vilcienā pārnājām. Mēs noskaidrojam labākos bokserus, labākos MMA cīkstoņus. MMA cīkstoņiem tur bija vairāk vai mazāk ļoti vienkārši, tāpēc, ka viņi maz šogad sitās. Šodien nebija mandarīnu šogad. Jā, tos mandarīnus aizsūtīsim pakumā, tā nedrīkst. Apkopojot rezultātus, man ir tā kā boksa lapiņā, tur man nebija pa kā jāgriežas. Nav 10, 9 balvu sistēma, man ir pa vienam, šeit izskatās tā uz ātrācis, izskatās, Kaspar, tu esi čempions. Tu esi prognožu spēļu čempions, apsveicam. Un Kaspar, nākamgad es domāju, ka tu jau būsi vēl stiprāks. Bet nākamreiz, es domāju, ka Armāns, ja viņš piekritīs atnāk. Vajadzētu vēl uztaisīt kā tradīciju. Bet es domāju, ka mums vajag vēl trešo dalībnieku. Tā ir tradīcija reizi gadā. Kungi, liels paldies, ka atnācāt. Jāni, paldies tev. Jā, forši bija tiešām. Galvenais veselība visiem. Jā. Pēc iespējas mazāk traumas visiem čaļiem. Peldamies augstajā ūdenī. Es ar citu arī šodien no rīta jau 2 reizes izpeldējos un viss ir kārtībā. Es to tikai sākšu. Bet sākšu, nezinu. Varbūt 1. janvārī. Jā, 1. janvārī. Jaunā gada apņemšanās. 19. janvārī, ka būs tā krišeņi, tad... Tur es noteikti. Ar visu ģipsi. Tur jau pats sevi saprotams. Labi, kungi. Paldies, ka atnācāt. Prieks bija jūs redzēt, dzirdēt, ar jums papļāpāt. Un tie, kas dabūja balvas, apsveicam. Tie, kas nedabūja, nākamgad gaņam vai citus gadus jūs dabūsiet. Un nominācijas, es domāju, nākamgad arī būs daudz un dažādas. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Visu labu. Tiekamies jau nākamajās pārraidēs. Kas jau būs jaunajā gadā? Labi, atā!